Labdien, labdien, preilēnieši! Labdien, man prieks, ka jūs esiet tik kuplā skaitā. Kā nu ir, tā ir labi. Prieks arī redzēt tos, kas šobrīd ir tieši saistē mūs vēro, un es saprotu, ka ir cilvēki. Paldies, ka piesakaties, paldies, ka jums tas interesē. Paldies, protams, Sabiedrības integrācijas fondam un Eiropas līdzfinansējumam, kā arī Nacionālam attīstības plānam 2027 par to, kad šī ideja sāk izplatīties to, ka cilvēkiem sākt palikt svarīgi, ko nozīmē sirds inteliģence, kā viņi arī saka emocionālā inteliģence, par to, ka tiek jau projektu nolikumos ierakstīts tāds vārds kā garīgums, un tas mani ļoti priecē, tāpēc īpaša pateicība par to, ka viņi arī turpinās šādus projektus atbalstīt. Tā kā tā, lai mūsu sabiedrība kļūtu labāka, laimīgāka, priecīgāka un veselāka. Redziet, tas nosaukums, vai gribi būt par ienaidnieku savam bērnam, viņš tāds diezgan dramatisks, bet es domāju, ka viņš tāds dinamisks, lai mēs saprotam to vienu ļoti svarīgu lietu, ka mēs vecāki būdami neapzināti saviem bērniem, labu gribēdami, nemaz tik labas lietas nenodaram. Un tad ir jāsāk šķetināt dvēseles dziļumi, daudzie slāņi. Mums jādara kaut kas tāds, kur mums skolā nekad par to nerunā un nemāca, lai mēs varētu iepazīt sevi, lai mēs varētu vecāki vispirms sevi un pēc tam, lai iepazīstot sevi, viņi varētu arī bērniem dot šo iespēju, arī bērniem būt tādiem, kādus viņus, kā saka, Dievs paredzējis viņiem būt. Tā kā tā. Un tāpēc tā tēma ir tāda varbūt drusciņ dramatiska, bet es saprotu, ka viņa tīri labi strādā. Tātad, vai gribi būt par ienaidnieku saviem bērniem, Prēļos tā ir noslēdzošā 3. alternatīvā konference, kur mūsu tēma ir radošs 100 gados, jeb Einsteina mantojums. Es īsumā tikai, ir ļoti būtiska nozīme. Kāpēc šāds nosaukums radošs 100 gados vai Einsteina mantojums? Kurs var no klātesošiem tā kā iesaistīties un padomāt, kāpēc tāds nosaukums? Radošs 100 gados, jeb Einsteina mantojums. Jā, kurš, es gan nesadzirdēju, kurš atdzirdēja? Izpaudās. Jā, Einsteins, starp citu, tā viņš ir teicis, es nezinu, cik viņam bija gadu gan, bet paldies par atbildi, bet viņš teica, ja viņš nebūtu izcils matemātiķis vai fiziķis, viņš noteikti būtu izcils mūziķis, jo tur arī ir savā ziņā ļoti liela nozīme, ka cilvēkiem, tiem, kas māca rēķināt ļoti smalku matemātiku un pārzina fiziku, viņiem smadzenes strādā ļoti radoši, un viņi var arī muzicēt, mācīties notis, un pēc tam vēl tās notis izspēlē tā, lai cilvēki šo saviļņojumu gūtu. Jo, ja cilvēks spēlējot pats dzird, ka viņiem labi sanāk. Tikai tad arī patiks klausītāji. Bet Einsteins ir, starp citu, Wikipēdijā un Googlē var ieguglēt, viņš ir radošuma ikona. Tas, starp citu, lec vispirms ārā. Jo viņš bija tas cilvēks, kurš prata cilvēkiem sākt runāt par to, ka zināšanas nav galvenais cilvēka dzīvē. Zināšanas nav galvenais cilvēka dzīvē, jo pat Mūzes grāmatā sākumā Bībelē rakstīts, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un šis citāts ir pierādījums visam tam, ka mēs arī esam cilvēki, kuriem ir jārada. Mums visiem arī dots kaut kas ir, kaut kāda dāvana, ka mums šajā dzīvē ir kaut kas jārada, kaut kas no sevis un no savas izpausmes unikālais, jo mēs katrs esam unikāls, mēs katrs esam brīnišķīgi radīts. Tā tas ir teikts, un es tam tiešām ticu, un es aicinu cilvēkus tam noticēt. Jo tā nav māksla vai izklaide, radošums. Īstenībā tā ir mūsu dzīve. Un, jā, tā ir dzīves forma un mūsu mērķis. Kaut ko es gribēju pateikt, bet īstenībā es kaut kur aizgāju, varbūt ne tur. Bet, jā, katrs mēs esam unikāls, katrs mēs esam dāvana, katrs mēs esam brīnišķīgi radīts, un ja mēs šo mākam sevī atpazīt, ja mēs sākam apzināti saprast, kas manī ir tas unikālais, ko es varu īstenībā paust šajā pasaulē, vai ar rokām, vai ar balsi,
jebkas, visas profesijas nenosaukšu, ja? Galvenais ir atrast sevi un ieraudzīt sevī to radošumu, kam es šajā dzīvē esmu paredzēts, kas es esmu šajā dzīvē. Un tāpēc arī, es atcerējos, ko es gribēju teikt, radošs 100 gados. Tieši tad mēs atgriežamies no Einsteina uz nosaukumu sākumu, jo cilvēks, kurš rada un spēj būt ar sevi kopā un iedzīvināt to šajā dzīvē, ko viņam Dievs ir paredzējis, es ticu, ka cilvēks tā var dzīvot līdz 100 un vairāk gadiem, kas atkal ir apsolījums. Bet cilvēks, kurš mocīsies, kurš nedarīs to darbu, kas viņam ir paredzēts, kurš neizpaudīs sevi savā radošajā ampluā, kam viņš šeit paredzēts, viņam būs ļoti grūti. Un visdrīzāk viņam būs vairāk veselības problēmas, viņš vairāk slimos, viņš vairāk slikti jutīsies, un es nezinu, vai tāds cilvēks nodzīvos tādu vecumu, kā Dievs mums ir paredzējis. Bet es ticu absolūti, tāpēc radoši 100 gados. Jo man ir piemērs kaut vai mana vīra māte, viņa ir izcila ārste, un viņa joprojām lasa jaunās zinātniskās, teiksim, atklāsmes par zālēm, par to, kas viņa profesijā ir dārgs. Viņai 91 gads, un viņa pati tiek ar sevi galā un pati sevi ārstē, un viņa joprojām interesējas par šo, kas ir viņas kalpošana dzīvē, būt ārstei, un viņu tā interese un kustīgums un domāšana palīdz saglabāt pie vesela saprāta. Tā tad ir atļauts vēl domāt to, ka īstenībā kognitīvā, kā viņi saka, demencija, īstenībā nepienāk tik ātri tiem cilvēkiem, kuri joprojām meklē. Neskatoties uz to 50, 60 vai 80 gadi. Viņi meklē, viņiem interesē dzīvi, un tā viņi saglabā sev dzīvību līdz 100 gadiem. Radoši 100 gados, jeb Einsteina mantojums. Jā, un atkal atgriežamies pie tā, ka Einsteins bija tas, kurš teica, ja mēs darīsim ierasto darbu tajā pašā ierastā veidā un secībā, aizmirstam, ka mēs sagaidīsim citu rezultātu. Tātad kādreiz ir jāspēr tas sānsolis, tas izaicinājums, kas ir visgrūtākais, un tas mūs ieved jaunā līmenī. Tikai tā. Bet ja mēs neiziesim no savas tās ierastā rāmja, par to Einsteins ļoti daudz arī runā, tad mēs tikai dzīvosim tā, kā mēs esam ieraduši, un mēs neko jaunu nesasniegsim. Ne veselībā, ne finansēs, ne attiecībās. Diemžēl, jā, bet tas atkal ir apsolījums. Tātad mums ir jābūt tik radošiem un jāspēj vēl uzdrīkstēties, saņemties drosmi, lai mēs spētu izkāpt no tā, kas, starp citu, ļoti daudziem cilvēkiem arī nepatīk. Tālūk. Un tad man šis fantastiskais piemērs, kurš varbūt arī iekustinās kādu jauniešu spēli vai to, kad liekas, ka pusauģiem varbūt tas nav svarīgi, ja, kur aizraujās, teiksim, ļoti ar hokeju, ar sporta veidiem, viņiem tas ir tas, kas viņiem arī ir un kas viņiem pieder un kur viņi labi jūtās un viņi sasniedz labus rezultātus. Tad šeit ir man atkal interesē tā otra puse. Kāpēc hokejā ir 5 spēlētāji, bet 3 no tiem ir uzbrucēji, 2 aizsargi un 6. ir vārdsargs. Kā jūs domājat, kāpēc 3 ir uzbrucēji, 2 aizsargi un 1 vārdsargs? Tur ir ļoti dziļa doma. Kurš sasniegs, es pajautāšu jauniešiem, kurš sasniegs lielāku rezultātu? Kurš pārkāps sarkano līniju un ies pretinieka zonā? Vai tas, kurš visu laiku aizsargās savus vārtus? Tā nav mana loģika. Pasarg Dievs, tā nav mana loģika. Nē, es to neizdomāju. Es izmantoju kā piemēru, kā līdzību, jā, tieši tā, bet pareizi, tā nav mana loģika. Tā ir vispārēja loģika, tā ir fizika, gan, tiešām, ja mēs aizsargāsim tikai savus vārtus un neieiesim tur un nesitīsim pretiniekam vārtos, mums nebūs neviena punkta, mēs negūsim uzvaru. Tāda arī dzīve, un to mēs arī pārnesam kā līdzību tajā. Un ir vēl komanda, protams, un ir vēl cilvēki vajadzīgi, jo cilvēks arī nav paredzēts, lai viņš dzīvotu viens, bet tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc ir 2 aizsargi vajadzīgi, tas ir smalki aprēķināts, un kā hokejā varbūt kādam cilvēkam, kurš tikai pieredz dzīvot pēc fizikas likumiem un pēc metrikas un pēc cipariem, tad viņam varbūt šāds piemērs ļaus saprast, cik svarīgi ir pārkāpt šo sarkano līniju, ieiet pretinieka laukumā un iet uzbrukumā un iesist vārtus. Bet, protams, tur ir saspēles, tur ir komanda, jo viens nav karotājs. Tā. Tas ir brīnišķīgs piemērs, lai mēs padomātu par to, kad
ja mēs ieejam, mums ir jauns izaicinājums, mēs ieejam pretinieku zonā, mēs uzdrošinamies, mēs gūstam vārtus, mēs ieejam citā līmenī, mēs esam uzvarētāja pozīcijā. Jā, atkal Einsteins, un viņš ir teicis, jā, lai cilvēks tiktu uz priekšu vispār, ir vajadzīgs nemitīga zinātkāre un radošums. Ja zināšanas jau ir ok, tas ir vajadzīgs, un ļoti labas viņas ir un vajadzīgas. Bet, teiksim, ja mums nebūs kāre pēc zināšanām, iet dziļumā, pievērst kaut kam vairāk uzmanību, tas, kas mums interesē, ja, tad mums atkal nebūs rezultāti. Jo, ja mēs mācīsimies tikai teorijas, ja mēs nemācīsim viņus iedzīvināt savā dzīvē un nemācīsim galvenais pielietot, mums atkal nebūs rezultāti. Un tāpēc ļoti svarīgi, kad es pat gribu pateikt šodien to, kad labāk mazāk zināt, bet ja tu kaut ko satver savā svirdī, ka jā, tas ir mans, tas man patīk, ej un iedzīvini, un tad tu būsi laimīgs. Es esmu par to pārliecināta no sevis, bet šodien man nav laiks stāstīt tik daudz stāstus par sevi. Es par jums šodien. Un tāpēc ir brīžiem nepieciešams mazs sānsolis. Sānsolis, redziet, ir ļoti svarīgs atslēgas vārds. Sānsolis ieiet kaut kur tur, kur es neeju, lai es ieraudzītu tās pārmaiņas, kas man ir paredzētas. Un tad ir radošanas sprādziens Preiļos, tas nosaukums arī radās projekta laukā, ja, ka tas izpaudīsies arī samērā šodien. Tas izpaudīsies šodien garīgajā, ķermeniskajā un emocionālajā līmenī. Un šodien tāpēc mēs arī esam 3, ir Santa Ķempele, kas vairāk pārstāvēs to ķermenisko izpausmi, jo mēs esam saistīti, mēs neesam tikai ķermenis, mēs neesam tikai dvēsele atrauta no gara, bet mēs esam tas apvienojums. Ja? Un tāpēc mēs varam palīdzēt, gan ķermeniski varam palīdzēt prātam, gan garam un otrādāk. Un gars var palīdzēt ķermenim, prātam un dvēselei. Un Santa mums šodien atbild par to, kā ķermenis var palīdzēt, lai mūsu prāts būtu mierīgs, lai mūsu sirds būtu pilna mīlestības. Andris Ševels vairāk atspoguļos to no dievišķā, no garīgā skatu punkta, kā var garīgi cilvēks uzlādēt sevi radoši, kā viņš var atrast sevi, lai viņš spētu sevi īstenot šajā dzīvē un pilnveidot un būt vienkārši laimīgs cilvēks, spētu mīlēt un uzticēties. Un es esmu tas dvēseles dīdītājs Inga Bitte, kura vairāk man interesē tomēr tā cilvēka emocionālā sfēra, iet dziļumā tur, kur ir dvēseles daudzie tumšie slāņi, kādreiz, kurus mums ir grūti izprast, iepazīt savu dvēseles daudzos slāņus, dziļumus un ieraudzīt, kad īstenībā tas, ko mēs kādreiz domājam, kad ir ļoti labi, tas nav labi, vai kādreiz, ko mēs domājam, ka tas ir ļoti, ļoti slikti, izrādās, ka tas nemaz nav tik ļoti, ļoti slikti. Atkal Einsteins. Jā, un pirmais runātājs būs apmēram 35 minūtes, un jūs iedvesmos Andris Ševels, priesteris, Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests, teoloģijas doktors. Pēc tam Santa būs pēc tam, katrs runās 35 minūtes, un noslēgumā es. Tad uz priekšu, baudam šo dienu, ko Dievs mums devis. Es iesākšu, kā parasti, ar pateicības vārdiem. Paldies arī Ingai, kas iesaistās šajā projektā un to visu organizē. Paldies arī Santai par to, ka mēs kopā varam šeit pārdomāt par šīm lietām, tiešām uz cilvēku paskatīties integrāli. Ne tikai no vienas skatu punkta, bet paskatīties no cilvēka tieši tādā veidā, ka cilvēkam ir dvēsele, ir emocijas pasaule, ir arī cilvēkam miesa. Un tiešām tas veido vienu veselumu, un mēs nevaram atdalīt, protams, varam kaut kādus uzsvarus likt, bet cilvēks ir viens veselums, un tāpēc arī dažas lietas, par kurām es runāšu, viņas arī skars ne tikai garīgo pasauli, bet vispār no cilvēka attīstību. Un pirmais, ar ko gribu iesākt, ar radīšanas grāmatas vārdiem, tā ir 1. nodaļa, 27. pants, kur ir teikts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla un līdzības.
Un, jā, es varbūt. Jā. Jā. Nu, tehniskas lietas. Ka Dievs ir cilvēku radījis pēc sava attēla un līdzības. Un šeit tiek izmantoti divi vārdi – attēls un līdzība. Vai arī jūs, nezinu, izjūtat, ka šie divi termiņi, tas nav tas pats? Ka attēls un līdzība, tas ir divas dažādas lietas. Un katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla vispirms. Ja? Ko tas nozīmē? Attēls ir kaut kas statisks, kaut kas nemainīgs. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks, kas ir radīts, viņš nes sevī Dieva attēlu. Un nav svarīgi, ka, teiksim, tic cilvēks Dievam vai nē, un kādā veidā viņš praktizē savu ticību, bet katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam pienākas cieņa no šī fakta, ka Dievs cilvēku ir radījis. Man patīk tāds viens ebreju nostāsts, kurš runā par to, ka tad, kad Dievs gribēja radīt cilvēku, pienāca pie viņa eņģeļi un saka Dievam, klausies, ko tu gribi izdarīt? Nu, tā kā gribi atrunāt. Tu gribi radīt cilvēku un dot viņam brīvību. Tu saproti, ka cilvēks viņš ir brīvs, viņš varēs darīt ļaunu. Kad nevajag radīt cilvēku, tā kā eņģeļi taisās atrunāt Dievu šajā stāstā. Un Dievs saka, es zinu, ka radot cilvēku brīvu, ja, kad cilvēks arī varēs izvēlēties darīt labu vai ļaunu, varēs izvēlēties arī darīt ļaunu, bet es viņu gribu. Un šajā stāstā tieši tas uzsvars ir likts uz to, ka tas, ka mēs esam šajā pasaulē, tas saistās ar to, ka Dievs mūs gribēja. Un mēs nesam sevī šo Dieva attēlu. Un cilvēks neko nevar izdarīt, lai izdzēs šo Dieva attēlu. Tas ir kaut kas statisks un nemainīgs. Otrs šis vārds – līdzīgs. Vārds līdzīgs, viņš ir dinamisks. Ja? Līdzīgāks tu vari kļūt. Tu vari kļūt līdzīgāks kādam. Ja? Un tas ir mūsu arī kaut kur dzīves arī uzdevums būt līdzīgākiem Dievam. Cilvēks var būt līdzīgāks vai būt attālināties no Dieva un nebūt līdzīgāks. Ja? Ka šeit šī lieta ir ļoti mainīga, jo viņa ir dinamiska. Vai nu cilvēkā ir šis progress vai ir regress, bet cilvēks nestāv uz vietas. Tādu humoristisku vienu notikumu, tagad mums Romas pāvests ir Leons 14, bet iepriekšējais Leons 13 dzīvoja pirms 100 gadiem. Un ir tāds tā kā, stāsts par viņu, ja, ka kāds mākslinieks uzgleznoja viņa portretu. Un atnesa pāvestam, lai pāvests iepazītos ar šo portretu. Viņš apskatīja to portretu un tad māksliniekam uzrakstīja uz lapiņas, kad tu atgriezīsies mājās, izlasi Jāņa 6.20. Es tagad neatceros tos pantus, bet Jāņa evaņģēlijs 6.20. Un kad šis mākslinieks atgriezās uz mājām, atver bībeli, izlasa, kas tur rakstīts. Un tur ir rakstīts, nebīstieties, tas esmu es. Nebīstieties, kad tas portrets, ja, ka nebīstieties, tas esmu es. Bet ir Kristus vārdi, vienkārši tas tāds, kad noteikti laikam, kad tas zīmējums nebija pārāk precīzi, ja tas portrets, saka, tāpēc nebīstieties, tas esmu es. Un jā, par šo līdzību un par šo dinamiku, kas ir cilvēkā, ja, ka šis vārds līdzība, ja, norāda šo dinamismu, ka mūsu dzīvē, ja, mēs varam būt vai nu līdzīgāki Dievam vai nē. Un tas ir arī kaut kur cilvēka uzdevums arī attīstīt šo līdzību, iet šo ceļu. Un, kad mēs runājam par šo attīstību, par ceļu, tad svarīgi ir attīstībā nestāvēt uz vietas, ja, kad iet šajā ceļā. Tas nozīmē, ka arī tas ir skaistums, ja, šajā attīstībā, šajā dinamismā, ka tu kaut ko sasniedz, ja, bet Dievs saka, neapstājies. Tu esi kaut kādu virsotni sasniedz, viņš saka, ej tālāk. Tu vari sasniegt nākošo virsotni. Kad viņu sasniedz, Dievs saka, ej vēl tālāk. Tu sasniedz vēl vienu virsotni. Ej tālāk, ja? Ka mūsu dzīve visu laiku, mēs varam sasniegt tās virsotnes, ja? Kad nav cilvēkam jāstāv uz vietas. Nav jāapstājās, ka es kaut ko esmu sasniedzis garīgajā dzīvē, es jau visu zinu, es esmu tāds omnibus, ja? Kurš visu zina, bet Dievs visu laiku saka, ej tālāk, ja? Esi radošs, ja? Ej tālāk.
Un tas ir tās lietas, tādā ievadā, ja, lai saprast to vārdus, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Jā, vēlreiz tik atkārtošu, ka tēls ir kaut kas ļoti statisks, tas ir nemainīgs, tas ir cilvēkā, ka mēs nesam šo Dieva attēlu sevī, jā, jo Dievs apveltīja cilvēku ar prātu, ar gribu, ar spēju mīlēt, būt mīlētam, jā, ar brīvību, jā, ka šīs tās lietas, kuras ir nemainīgas cilvēkā. Ja, bet līdzība, tas ir kaut kas ļoti dinamisks, ja, kad arī neapstāties šajā ceļā un attīstīties, iet uz priekšu. Un vēl mēs arī runājām, ka šodien mēs arī nedaudz pieskarsimies tādai tēmai, kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks? Tā arī ir ļoti svarīga, būtiska tēma, lai saprast, man ļoti patīk, kad tieši arī šajā seminārā, ka mēs 3 cilvēki no dažādiem viedokļiem apskatām kaut kādas tēmas. Tas arī kaut kā bagātina un liek arī aizdomāties, kādā veidā runāt arī par garīgumu, jo zini, ka kāds cits runās par šo emocionālo cilvēka pasauli, par šo, jo psihe, ja, dvēsele tulkojās, ja, bet psihe tas nozīmē tās mūsu emocionālā pasaule un arī cilvēka ķermenis. Kad arī šīs dimensijas ir ļoti cieši saistītas. Senatnē, ja, grieķu filozofi uzskatīja, ka cilvēka ķermenis ir kaut kas ļauns, slikts. Jo cilvēka dvēsele ir ieslēgta ķermenī kā cietumā. Un tāpēc citreiz šaustīja sevi un darīja visādas lietas, lai ātrāk dvēsele varētu atbrīvoties no miesas. Ja? Bet tā ir tāda, tā laika izpratne. Bet, diemžēl, tagad arī varbūt vēl arī ir tas, ka cilvēki varbūt arī līdzīgi tā domā. Bet šodien gribēju tieši uzsvērt par to, kas ir cilvēks. Ka cilvēks nav tikai ķermenis. Ja? Jo ķermenim, kas ir vajadzīgs? Lai cilvēks būtu, paēdis, lai būtu spēks, enerģija, lai cilvēkam būtu silts, lai cilvēkam būtu, jumts virs galvas, kaut kāda drošības sajūta. Ja? Tas ir vajadzīgs tā kā, cilvēka ķermenim. Ja? Bet cilvēks ir kaut kas daudz vairāk. Un ir tādas, varbūt 4 lietas, kuras norāda uz to, ka cilvēkam ir arī dvēsele. Ja, ka pirmais, kad katrs cilvēks, viņš ilgojas pēc skaistuma, patiesības un morālā labuma. Ja, ka katram cilvēkam, jāizvēlēs kaut kas skaists vai neskaists vai kaut kas šausmīgs, cilvēks izvēlēsies skaistumu. Ja ir jāizvēlēs patiesību vai meli. Protams, cilvēks ir brīvs, var arī izvēlēties melus, bet katrs cilvēks, normāls cilvēks izvēlēsies patiesību. Un, ja jāizvēlās starp labumu un ļaunumu, tad, protams, kad normāls cilvēks izvēlas labumu. Ja, kad ir šīs lietas, kas ir cilvēkā iekšā, ja, cilvēka dabā, un tas arī runā par to, ka cilvēks ir kaut kas vairāk nekā tikai ķermenis. Katram cilvēkam ir sirdsapziņa. Mēs saucam, ka tā sirdsapziņa tas ir Dieva balss cilvēkā. Ka mūsos ir šī balss, kas saka, ka mūsos ir šie likumi ierakstīti. Ja, dari labu, izvairies no ļauna. Ja, šie 10 Dieva baušļi, kurus mēs zinām, bet viņi ir ierakstīti mūsu sirdīs. Ja cilvēks, ir bauslis, tev nebūs nokaut. Cilvēki, kuri ir pārkāpuši šo bausli, nerod sev mieru. Ja, cik daudz cilvēku arī, kādreiz bija arī iespējams apmeklēt ieslodzījuma vietas. Cilvēki pa naktīm nevar gulēt. Par to, ka viņi kaut ko ir izdarījuši tādu ļoti lielu ļaunumu. Pēc tam ir tā, ka nevar sev piedot to, ko ir izdarījuši. Ja, cilvēks kaut ko nozadzis ir, viņš nevar pa nakti gulēt. Ja, viņam visu laiku tāds nemiers ir, samelojis ja, kaut kādās nopietnās lietās. Arī cilvēkā ir šis nemiers. Bet ja cilvēks dzīvo pēc Dieva baušļiem, tad viņa iekšienē ir miers. Ja, kad tas apstiprinājums, ka tu dari pareizi. Ja, kad ir sirdsapziņa, tici tu netici, ja, bet tā sirdsapziņa ir katrā cilvēkā. Pēc tam katrā cilvēkā ir ilgas pēc mīlestības, ilgas pēc mūžības. Neviens cilvēks negrib mirt, visi grib dzīvot mūžīgi. Ja, ka katrā cilvēkā ir kaut kas tāds, ja, tas ir kaut kādas lietas šīs, kas runā par kaut ko daudz dvēseliskāku, garīgu, ja, kas ir katrā cilvēkā. Un pēc šiem, un vēl arī, kad, kas ir cilvēks, ja, un kad cilvēks
Mēs meklējam bieži jautājumu, to arī kādreiz Pāvests Francisks uzrunājot jauniešus teica, ka mēs bieži dzīvojam uzdodot sev jautājumu, kas es esmu. Un cilvēks var nodzīvot visu dzīvi un arī nerast atbildi uz šo jautājumu, kas es esmu. Bet viņš saka, ka šo jautājumu ir jāuzdod nedaudz savādāk. Nevis kas es esmu, bet kam es esmu. Un tad tu labāk sāc saprast šo savas dzīves arī uzdam, kam es esmu. Vai ir kāds, kura dēļ ir vērts dzīvot. Ja, kas dod kaut kādu, arī tādu piepildījumu manai dzīvei. Jo ja es dzīvoju tikai priekš sevis, ja, es dzīvoju tikai priekš sevis, tad cilvēks nerod šo gandarījumu, šo piepildījumu, bet kad tu sāc dzīvot arī citu dēļ, ka tev ir cilvēki, ar kuriem tu vari dalīties pat ar saviem talantiem, ar savām dāvanām, tad tu vari bagātināt citus cilvēkus un citi atkal var bagātināt tevi. Ja, kad arī šī lieta, kad mēs runājam par cilvēku, tad arī mēs arī jāsaprot, ka cilvēks nedzīvo šeit pasaulē kā vientuļa sala. Ja, ka nav labi cilvēkam dzīvot priekš sevis. Un ir svarīgi, ka ir kāds, kuram es varu dāvāt sevi. Tā definīcija par cilvēku, ja, ka cilvēks īsteno savu dzīvi tik lielā mērā, cik lielā mērā ir spējīgs iziet no savas komforta zonas un dāvāt sevi citiem. Protams, arī šeit ir jābūt mēram, jo es arī parasti par to arī saku, ka var noskaņoties uz to, ka tikai dāvāt sevi, bet cilvēks var arī izdegt. Mēs nevaram visu laiku dāvāt sevi. Ka ir svarīga šī harmonija cilvēkam, pareiza attieksme starp dot sevi un arī saņemt. Ja, jo, ja mēs tikai ņemam, mēs kļūstam egoistiski, egocentriski, mēs tikai ņemam, bet ja mēs dodam, mēs varam izdegt. Un cilvēka dzīvē ir tas līdzsvars, ka mēs saņemam un mēs dodam. Mēs saņemam un mēs dodam. Mēs saņemam un mēs dodam. Ja, ka ļoti svarīgi ir šī tāda sadarbība, līdzsvars mūsu dzīvē. Un tagad pāriesim pie šīs tēmas, par kuru mēs šodien vēlamies runāt, ka Dievs tevi radīja, lai tu būtu radošs. Ja, un arī ko Inga arī citēja, tos arī vārdus no svētajiem rakstiem, ka Dievs, kad rada cilvēku, tad saka, audziet, vairojieties, attīstīties, un piepildiet zemi un valdiet pār viņu. Ja, kad tur arī šajos vārdos ir pateikts šis dinamisms, kad audziet un vairojieties, ka audziet, attīstieties. Dažādi šo vārdu var saprast, kad cilvēka dabā ir šī attīstība. Tas nozīmē, ka cilvēks arī tiek aicināts uz radošumu, būt radošam. Un tā kā šeit ir 10 tādi radošuma kodeksi, tad es, lai visu laiku galvu negrozītu uz otru pusi, tur tālumā viņi ir redzami, pirmie 3 punkti, bet būs viņi 10. Ja, kad pirmais, kam gribētu arī pievērst uzmanību, šīs radošuma kodeksam, ka pirmais ir radi no sirds, nevis no sava ego. Un ko tas nozīmē? Ka klausies, ko saka tava dvēsele, nevis ko saka citi cilvēki. Ja, ka radošs tu nebūsi, ka tu izpatiksi cilvēkiem, bet ka tu klausīsies, ko saka tava dvēsele. Un arī īsts radošuma avots tā nav vēlme pēc atzinības, bet vēlme izteikt patiesību, radīt skaistumu un meklēt morālo labumu. Kad arī šajos vārdos tieši ir pateikts tas, ka mēs arī par to pirms šī semināra, kad šodien satikāmies, arī nedaudz runājam, kad viens no tādiem arī kārdinājumiem daudziem varbūt līderiem ir piesaistīt uzmanību sev. Un sevišķi, garīgajam līderim, ka tā vienmēr ir tas uzdevums, tā gudrība, nevis šo uzsvaru likt uz sevi, bet norādīt uz Kristu. Ir tāds jautrs, varbūt nostāsts par ēzelīti. Varbūt atceraties, kad Jēzus Palmu svētdienā, mēs to atceramies notikumu, ka uz ēzelīša ieeja Jeruzālemē. Ja, un tas tāds nostāsts ir, ka tas ēzelītis, kad jau ir Jēzu ievedis tajā pilsētā Jeruzālēm, viņu atlaiž un viņš atgriežas pie savas mammas. Ja, tur bija jauns tas ēzelītis. Atgriežas pie savas mammas un saka, mammu, šodien visi man aplaudēja.
cilvēki klāja man drēbes priekšā, tur šitā palmu zārus, visi man aplaudēja, ja, cik es biju šodien slavens. Un pēc tam paiet kaut kāds laiks, un viņš viens pats jāja Jeruzalemē iekšā, un neviens vairs neaplaudē, neviens neizgāja viņu satikt. Un viņš atkal atnāk pie mammas un saka, bet šodien nebija cilvēku, neviens man vairs neaplaudēja, neviens neklāja man, nesauca Hosanna, ja, un neviens ne. Un tad mamma skaidro, ka ne jau tev bija tie aplausi, bet Jēzum, kuru tu vedi uz sevis. Ja, kad arī šis kaut kur tāds nostāsts arī parāda, ka tas garīgais līderis ir kaut kur kā ezelītis, ja, kurš nes uz sevis Jēzu. Bet var arī būt tas kārdinājums, ka liekas, ka es esmu tas slavenais, ja, ka lūk, tā uzmanība ir man. Un būt radošam, cilvēks nebūs radošs, ka viņš tieksies savā dzīvē tikai pēc atzinības. Ja, šie vārdi, ko arī Kristus runā par farizējiem, ja, kad jūs liekuļi, liekulis, pirmā nozīme šim vārdam, tas ir hipokritos vārds, grieķu vārds. Un viņš nozīmē vispirms aktieris, ka neesi aktieris. Nu, tādā ziņā, ka tu uzej uz skatuves, nospēlē lomu un pēc tam noej no skatuves un tu vairs neesi tas aktieris, ja, bet esi normāls cilvēks, ja, tu nespēlē lomu. Ka neesi liekulis, neesi aktieris. Un Jēzus tieši runā par 3 tādām lietām. Pirmkārt, lūkšanā, ja, kad farizējiem pārmet to, kad lūk viņi ielu stūros lūdzās, nevis lai Dievu godinātu, bet lai cilvēki, skatoties uz viņiem, pateiktu, ka paskaties, kāds viņš ir ticīgs cilvēks, ja, viņš lūdzās, lai cilvēki apbrīnotu. Tas nav radošums, tas nav kaut kas patiesas, tā ir liekulība, tas ir tāda, teiksim, aktieris tas cilvēks ir, ja, kurš tā dara. Tāpat arī žēlsirdības darbos, saka, ka tu dari labu, nekladzini visu apkārt, ka lūk, paskatieties, cik labus darbus es daru, bet dari to slepenībā, lai tava kreisā roka nezina, ko dara labā. Ne, ka dari to, un Dievs, kurš redz to visu, ja, slepenībā, viņš tev atalgos. Bet nevis, kā saka, lai cilvēkiem parādītos. Un 3. lieta, Jēzus arī runā par gavēšanu, ka tu gavē, saka, neesiet kā liekuļi, tādi īgni, ja, kuri staigā speciāli tādi drūmām sejām, lai cilvēki teiktu, paskaties, kāds viņš ir gavētājs, cik viņš tur gavē. Ka tu gavē, saka, iesvaidi savu seju ar eļļu, esi priecīgs, ja, lai nerādītu to cilvēkiem, bet lai tas nāk no tavas sirds un tas būtu veltīts Dievam. Ja, ka tieši šī lieta, kad nevis tiekties pēc atzinības. Un interesanti, ka arī kādreiz mākslā pat daudzi mākslinieki, kuri veidoja izcilus darbus, viņi neparakstīja savus darbus. Starp citu, ikonās līdz šai dienai nekad mēs nezinām ikonas autoru. Ja, nekad nav paraksts tur. Nezinu, Andris Ševels uzrakstīja šo ikonu vai uzgleznoja. Ja, kad nekad neparakstīja. Kāpēc? Tāpēc, ka darīja to Dieva godam. Mēs bieži tā kā gribam tādu vairāk tā kā koncentrēties uz sevi. Ja, kad saku, senatnē to bija izcilie darbi, lielie mākslinieku darbi, ja, Michelangelo vai kaut kādi citi darbi, ja, viņi nebija parakstīti. Jo viņi bija darīti šie darbi Dieva godam. Bet mēs šodien kaut kā vairāk tā kā koncentrējamies, katrs grib parādīt, cik viņš ir oriģināls, izcelt sevi, ja, kaut kā mēs aizējam kaut kādā citā virzienā. Un pēc tam tā māksla citreiz ir tik dīvaina brīžiem, liekas, ka radoša, bet varbūt cilvēks grib vienkārši šajā pasaulē tikai parādīt sevi. Un tāpēc arī radošuma tas pirmais tas punkts ir, ka radi no sirds, nevis no sava ego. Nevis tiecies pēc kaut kādām atzinībām, bet tiešām atklāja patiesību, radi skaistumu, meklē labumu. Ka tas ļoti, ļoti būtiska lieta. Un šeit kā tāds moto varētu būt Svētā Ignācija no Lojolas tāds teiciens, viņa devīze bija visu lielākam Dieva godam. Ja tev ir tāds nodoms, ja, ka tu visu dari lielākam Dieva godam, tad tas ir pavisam savādāk. Šīs lietas arī notiek mūsu dzīvē. Otra lieta – ieklausies klusumā. Klusums ir vislabākais skolotājs. Tieši klusumā dzimst jaunas un radošas idejas, un arī mums tas ir aicinājums, ja, rūpējies par mirkļiem vienatnē, jo tajos mīt jaunrades sēkla.
Un tas arī ir tāds aicinājums mums ieklausīties klusumā. Man ļoti patīk tas teiciens, ja, ieklausies klusumā, ka klusums runā. Klusums nav tukšums, klusums ir piepildīts. Ja tu ieklausies klusumā. Un mēs šodien, mūsdienās, ir ļoti daudz trokšņa mūsu dzīvē. Un troksnis viņš negatīvi ietekmē uz cilvēku. Pirmkārt, negatīvi ietekmējot uz viņa ķermeni, ja, uz viņa miegu, nervu sistēmu, tāpat arī uz garīgo dzīvi. Ja, un meklēt tos brīžus, kad mēs arī varam pabūt klusumā. Ir garīgie līderi, garīgie tēvi, kuri tieši uzsver, kāpēc cilvēkam ir svarīgs klusums. Ka klusumā mēs varam sastapties ar sevi. Klusumā mēs varam nomierināt mūsu domas un ieklausīties sirdsapziņas balsī. Ja, ka tieši klusums tam ir kā tāds līdzeklis palīdz. Pēc tam arī klusums viņš dod šo brīvības sajūtu cilvēkam, ka cilvēks tiešām jūtās tāds brīvs, nav apspiests no apkārtējās pasaules, bet iekšēji cilvēks var izjust šo brīvību tieši klusumā. Un nākošais tikai solis ir tad cilvēka sastapšanās klusumā ar Dievu. Ka šie 3 līmeņi, ka pirmais sastopies ar sevi, nomierini savas domas. Bieži es arī, kad praktizēju šo klusuma lūkšanu, ka pirmais ir visgrūtākais ir nomierināt savas domas. Tu apsēdies, tev ir laiks klusumam, bet uzreiz nāk domas. Ja, ko tu neesi izdarījis, kas tev vēl būtu jāizdara, un nomierināt tās domas. Un tad mēs sastopamies ar sevi, tad mēs varam sadzirdēt sevī šo sirdsapziņas balsi. Ja, un tad tikai vēlāk cilvēks tad var spērt tos nākošos soļus, un tas dziļākais līmenis, kad cilvēks tad tajā klusumā sastop Dievu. Ja, un tāpēc tas klusums nav tukšums, bet piepildījums. Ja tajā klusumā tu sastopies ar sevi un vari sastapties arī ar Dievu. Un starp citu arī mūsdienās daudzi arī psihologi sniedzot cilvēkiem konsultācijas iesaka arī klusumu. Praktizēt klusumu. Vienkārši kaut kādas sākt ar 15 sekundēm, 30 sekundēm, kad vienkārši pabūt klusumā, ka ir ārējs klusums, tu noliec visus telefonus, visus nelasi, izslēdz radio, televīziju, ja, kad ārējs klusums ir, un pēc tam svarīgs ir iekšējs klusums. Tas nozīmē, ka nomierināt domas, neko nedomāt, censties vienkārši pabūt klusumā. Un cilvēki saka, ka 30 sekundes ir grūti izturēt klusumā mūsdienās. Ka tā ir arī kā sava veida terapija, šis klusums. Bet tieši klusumā klusums ir radošs. Ja, viņš var mūs, vest kaut kādas, dot mums jaunas idejas, radošas idejas tieši klusumā. Tad trešais ir neatdali svētumu no sadzīves. Katra zupas karote, katras zīmuļa vilciens vai norunāts dzejolis var būt kā lūkšana, ja tas nāk no sirds. Garīgums nemājo tikai svētnīcās, bet arī mūsu sirds nodomos. Kad arī šeit ir šī svarīgā lieta, ka mācies novērtēt to, kas tev ir. Ja, ka priecāties par katru brīdi, kas liek mums smaidīt. Ja, tāpat arī novērtēt šīs lietas, kas mums tiek dāvātas. Un ir tā saucamā tāda 2 veida attieksme pret dzīvi. Mēs sakām, tāda filozofija ir dāvanas filozofija un trūkuma filozofija. Ko tas nozīmē? Dāvanas filozofija ir apzināties, ka viss, kas manā dzīvē ir, tā ir dāvana. Ja, tas, ka es dzīvoju, tā ir dāvana, ka es esmu vesels, tā ir dāvana, ka man ir tuvi cilvēki, tā ir dāvana, ka man ir šī diena, tā ir dāvana. Daudzas lietas, kuras mēs tā paskatoties uz savu dzīvi, uz apkārt, mēs varam redzēt, ka tā ir dāvana. Proti novērtēt šo dāvanu, viņu attīstīt, ja, un tad rodās šī pateicība, ja, ka man tik daudz ir dots, ka es varu būt pateicīgs un arī attīstīt šīs dāvanas sevī. Bet var arī būt šī trūkuma filozofija, ka visu laiku liekas, ka man visa trūkst. Citiem ir, man nav. Ja, un tas arī dzīvot pēc tāda, kaut kāda negatīvā scenārija, ja, ka citiem ir, man nekā nav. Un redzēt tikai to, kas man trūkst, bet neredzēt to, kas man ir.
4. Ir iedvesma ir dāvana, bet sagatavošanās tai ir darbs. Un šeit arī, ka iedvesmu gaidi darot, jo tā nerodas bezdarbībā, ikdienas darbs ir kā atvērts loks, pa kuru var ienākt gars. Un arī šeit ir šī arī tāda būtiska lieta ir pateikta, ka iedvesmu gaidi darot. Nevis kaut kādā bezdarbībā, bet darot. Darot kaut kādas lietas, tu smel šo iedvesmu. Man arī, kad vajag sagatavot kaut kādus vai uzrunas vai kaut kādus sprediķus, homīlijas, es bieži arī palasu citu komentārus, ko citi ir teikuši par šo lietu. Un lasot kaut kādas lietas, man nāk kaut kāda iedvesma. Ja, kad arī, kad šo iedvesmu nevienkārši gaidi, ja, bet kaut ko dari, lai man kādreiz pirms kāda laika, tur varbūt Santa varēs mani, teiksim, palabot, ja, pirms kāda laika lasīju tādu atziņu, jeb tādu domu, viņa balstīta ir uz pētījumiem, ja, ka cilvēkam citreiz liekas, un es esmu noguris, ja, un ja es gulēšu un neko nedarīšu, piemēram, ir man brīva svētdiena vai sestdiena, un es visu dienu nobumbulēšu mājās, neko nedarīšu. Vienkārši gulēšu, nezinu, tur. Kad cilvēks nejūtās atpūties, viņš jūtās vēl vairāk noguris. Jo atpūtā, ka tu neko nedari, tevī nerodas, ja, nav tas enerģijas lādiņš. Tu neuzsņem enerģiju, bet enerģija mūsos, kā saka, rodās, ka tu kaut ko dari. Varbūt nedari tādā, teiksim, aktīvā veidā, bet kaut ko dari pamazām, un tā enerģija tevī rodās, attīstās. Bet, kad tu neko nedari, tad arī tā enerģija nerodās. Ja, kad arī tāda interesanta tāda lieta, kad citreiz mēs arī sevi kaut kur apmānam, ka ja es tur svētdienu visu dienu nosēdēšu mājās, bet varbūt tiešām būtu labāk, ka cilvēks aiziet uz kaut kādu kino, teātri, kaut kur ciemos varbūt aiziet. Daudz vairāk cilvēks smeltu šo enerģiju, kaut kādu dzīves prieku, nekā vienkārši nosēžot mājās 4 sienās. Nākošā lieta, 5. Nesalīdzini sevi ar citiem, esi kopā ar viņiem. Tā vietā, lai apskaustu radošus cilvēkus, sajūti vienotību ar viņiem. Katram no mums ir atšķirīga liesma, bet visi esam daļa no vienas uguns. Šeit arī tāda gudra, ļoti izteikta doma, kad esi vienots ar tiem cilvēkiem, kas ir radoši. Ja, kā ir tāds teiciens, s kем поведешься, от того наберешься. Ja? Kā ar ko tu draudzēsies, tāds tu arī kļūsi. Esi, ja, draugos, bet nevis kā tāds skauģis. Ja? Kad tu redzi, ka ir tev blakus varbūt radoši cilvēki, un tu tā vietā, lai priecāties, ka cilvēks ir kaut ko sasniedzis, tu vari sākt skaust. Bet skaudība, tas ir tāda lieta, kas pirmkārt iznīcina cilvēku pašu. Mēs sakām, kad skaudība ir kā ugunsgrēks, kurš tevi sadedzina no iekšienes. Vienkārši tu sadedz. Ja tu sāc skaust un padodies šai skaudībai. Bet labāk ir tieši, kad cilvēks saprot, ka es esmu personība. Personība, ka mēs katrs esam unikāls, vienreizējs un neatkārtojams cilvēks. Un skaust ir pat muļķīgi, jo katram ir sava dzīve. Katram ir savs ceļš ejams. 2 vienādu cilvēku nav. Un kāpēc tev jāsalīdzina sevi ar citiem, ja 2 vienādu cilvēku nav? Kāpēc tas pašā sākumā, pašā pamatā ir neloģisks. Tu salīdzini sevi ar citiem, bet citam ir tāds ne citāds uzdevums. Ja, kad arī šī lieta, ja, kad nesalīdzini sevi ar citiem, esi kopā ar viņiem. Nākošais 6. kodeksa punkts. Nekoncentrējies uz ciešanām, pārvērtās mīlestībā. Un šeit šie vārdi, kurus mēs redzam uz ekrāna, arī, ja nevari mainīt situāciju, tad situācija var mainīt tevi. Meklē gaismu pat tumsā. Šie vārdi saistās ar austriešu psihiatru Viktoru Franklu. Viņš no savas dzīves viņš bija ebrejs, jā, ļoti labs psihiatrs, bet kad iesākās 2. pasaules karš, tad viņu arestēja kā ebreju, un viņš savā dzīvē izgāja caur 3 koncentrācijas nometnēm. Un visur, kur viņš bija, viņš centās dot cerību cilvēkiem.
Viņš saka, tas bija mans kaut kāds darbs. Cilvēki nāca man, ko darīt, ja, kad mēs esam ellē virs zemes. Bet viņš saka, pārvērt šīs ciešanas mīlestībā. Ja, kad, ja tu nevari mainīt situāciju, tad situācija var izmainīt tevi. Ja, tu neko nevari, teiksim, ārēji kaut ko mainīt, bet tu vari mainīties iekšēji. Un tas arī ir tāds arī skaistums cilvēkā, katrā no mums, kad mēs sastopamies arī kaut kādām ciešanām, arī kad mēs kaut ko radam, varbūt cilvēki kaut ko tur nepieņem, varbūt mūs kritizē, ir iekšēja sāpe, bet pārvērt to nevis kaut kādā naidā, bet pārvērt to mīlestībā. Un pirmais, kas iegūst, ja tu mīli, pārvērt, uzvari šo ļaunumu ar labo, tad pirmais, kas iegūst šajā situācijā, tas esi tu pats. Jo tu kļūsti labāks. Un vēl daži punkti. 7. Nebaidies no garlaicības un neziņas. Garlaicība un neziņa nav neveiksme, bet gan pamats vai starta pozīcija jaunai izaugsmei. Atļauj sev kaut ko nezināt. Nevienmēr radošam cilvēkam ir jābūt cilvēkam, kurš visu zina. Ja, šeit arī iepriekš arī Inga par to arī runāja, kad nevis visu zināt, bet varbūt kaut kādu zināt vienu lietu, bet lai šī lieta kļūst tev par tavu tādu, dzīves moto vai par tavu kaut kādu hobiju, kur tu arī attīsti. Un tas arī ir skaisti, ka citreiz to arī tieši uzsver pedagogi vecākiem, ja, ka citreiz vecāki cenšas pilnībā aizpildīt bērnu laiku. Ja, kad, lai nebūtu kaut kāds tukšuma brīdis, ka visu laiku kaut kas jādara, vai tur jāmācās, vai tur sports, vai tur mūzika, vai tur vēl kaut kādas lietas, un visu laiku darīt kaut ko. Un bērnam, lai viņš būtu radošs, viņam arī svarīgi ir kaut kā, būt tāds brīdis, ka tu vari apstāties, ka tu vari varbūt arī pagarlaikoties, jo tad var rasties tevī kaut kas tāds, ka tu dari kaut ko, ko tu gribi, ja, kas nāk no tevis. Un tas arī šī garlaicība un neziņa tā nav neveiksme. Ja, ka tas var būt arī tāds pamats, starta pozīcija arī kaut kādām jaunām idejām, jaunai izaugsmai cilvēkā. Tāpēc arī nebaidīties no tiem tādiem brīžiem, kad mēs kaut kādas lietas nezinām, mēs varbūt arī kaut kur garlaikojamies, ja, bet arī šī lieta var būt kā iedvesma jaunām idejām. Nākošais ir atceries, katrs darbs ir vienreizējs, ka darbs ir pabeigts, lai to pasaulē un ļauj tam dzīvot savu dzīvi. Ja, ka katrs darbs, ko mēs darām, ja, ir vienreizējs un neatkārtojams, jo katrs no mums mēs esam vienreizēji un neatkārtojami. Un tāpēc pat, ja citreiz nākās runāt arī par kaut kādām tēmām, ja, bet katrs, teiksim, ir tēma, teiksim, viena, bet lektori var būt dažādi. Un katrs var pateikt savādāk, lai gan mēs runājam par to pašu. Ja, bet katrs savādāk, kāpēc? Tāpēc, ka katrs mēs esam personība, ja, unikāli, vienreizēji neatkārtojami. Pēc katrs darbs, ko mēs radām, viņš ir oriģināls. Ir tāds teiciens, tagad baznīcā būs pasludināts par svētīgo tāds jaunietis Akutis. Un viņam bija tāds teiciens, ka mēs visi dzimstam kā oriģināli, bet, diemžēl, daudzi nomirst kā kserokopijas. Ja, ka mēs piedzimstam kā oriģināli, bet mirstam, aizjām no šīs pasaules kā kserokopija, kā kopija. Tas nozīmē, kad katrā ir šis potenciāls, bet ne katrs attīsta šo potenciālu. Un arī paskatieties, ir daudzu svētu cilvēku dzīves stāstu, bet tāds stāsts, teiksim, tā kā mātes Terēzes stāsts, neviens no mums, mēs varam līdzināties kaut kādās lietās, ja, būt žēlsirdīgi, darīt šos žēlsirdīgi, bet neviens, teiksim, otrs, kā māte Terēze nebūs. Tāds viens pret vienu. Ja. Ja arī mēs ejam to ceļu, tad mēs īstenosim viņu, kā mēs to protam, ja, pēc savas personības, pēc saviem uzskatiem, darot to pašu darbu, bet mēs to darīsim pa savam, ja, jo katrs cilvēks ir oriģināls. Vēl daži punkti. Ja, tad 9. punkts – baro sevi ar skaistumu. Radošumam nav vajadzīgi
pompozi salūti, skaistums atklājas ziedlapiņā, radības elpā vai klusumā starp notīm. Un šeit arī ir pateikta šī lieta, ka, lai būtu radošam, tev nav vajadzīga skatuve vai mūzikas instruments, ja? Ka tas radošums, tas ir tavs dzīvesveids. Kad atklāja šo skaistumu mazās lietās. Svētais Asīzes Francisks ir teicis tā, ja tu paņem ziedu, ja, teiksim, šeit ir ziedi, un tu paskaties, cik šis ziediņš ir skaists, cik viņš ir oriģināls. Un domājot par šo ziediņu, ja šis ziediņš ir skaists, tad cik skaistam ir jābūt tam, kas to ir izdomājis, kas to ir radījis. Kā arī apbrīnojot šo pasaules arī skaistumu, mēs varam ar prāta spējām nonākt pie tā, ka ir kāds, kas to visu ir radījis. Cik tas ir skaists. Ja, jo pasauli, jebkuru lietu, teiksim, lai datoru radītu. Nebija tā, ka notika zemestrīce un pēkšņi radās, kaudze bija ar metāliem un pēkšņi izveidojās, kā saka, dators. Katrs saprotam, ka šī datora stāv grupa cilvēku, kuri to visu izdomāja, kuri strādāja pie mazākām detaļiņām. Ja? Un ja mums liekas, ka, lai radītu kaut kādu lietu, mašīnu, jebkuru lietu, kas mums ir vajadzīgi cilvēki, prāti, kas pie tā visa strādāja. Aiz tā visa stāv kādi, kas to visu saražoja, kas to izdomāja. Ja? Vai šī pasaule, ja? kura ir tik precīza, ja? Kosmosā, ja būtu kļūda tur uz metru, viss sabruktu. Ja? Bet tur ir viss tik precīzi, tā ka pulkstenītī viss strādā. Ja, un tas viss pats no sevis, no lielā Big Banga, ja, no lielā sprādziena, tas viss izveidojās. Taču varbūt arī iesākums varēja būt kaut kāds lielais sprādziens, ja, bet aiz tā visa stāv radītājs, kas to visu ir radījis. Un patiesībā cilvēks ar prāta spējām var nonākt pie secinājuma, ka ir kāds, kas to visu ir radījis, ja, ka ir Dievs. Un tāpēc arī tas baro sevi ar skaistumu, jo skaistums, kā arī neatceros, kurš no pareizticīgo tiem teologiem teica, ka skaistums glābs pasauli. Ja, ka skaistums glābs pasauli. Kad arī šajā skaistumā ir, jo tas lielākais skaistums ir Dievs. Ja mēs redzam skaistumu šajā pasaulē, tad mēs zinām, ka kāds stāv aiz šī skaistuma, kāds, kas to visu ir radījis. Un 10. esi kā upe, nevis dīķis. Ja? Ko dara upe? Upe ir gultnes, ja? Un ūdeni nes uz priekšu. Ja? Ūdens pa upi tek. Ja? Parasti visas upes tiecās uz jūru, lai ietecētu jūrā. Un tāpat arī, ka esi tas, kurš savā dzīvē pēc kaut kā tiecies, ja? Liec mērķus un dodies uz priekšu. Nevis esi kā dīķis. Dīķī ūdens stāv uz vietas, ja, dīķa ūdens. Un ja ūdens ilgāku laiku stāv un necirkulē, viņš sāk izdalīt nepatīkamu smaržu, ja, smaku. Ja, kad neesi tas, kurš tā kā stāvi dzīvē uz vietas, ja, jo tad sāksi smakot, ja, bet dodies uz priekšu, lai tas ūdens būtu dzīvs. Ja, un tas ir tas pamudinājums arī mums, tie ir šie principi, kas aicina mūs būt radošiem. Ja, kad šie vārdi, ka Dievs tevi radīja, lai tu būtu radošs. Kad arī, lai šī doma arī kaut kur paliek arī mūsu sirdīs, ka Dievs mūs aicina uz to, lai mēs būtu radoši. Lai mēs nestāvētu uz vietas, bet lai mēs dotos uz priekšu. Un šis attēls un līdzība, ja, par ko runāju pašā sākumā, šī līdzība ir, ka mēs varam visu laiku dzīve attīstīties. Un tai attīstībai patiesībā nav gala. Ja, ja cilvēks apstājās un saka, es jau visu zinu, tad tas ir regress jau. Cilvēks slīd uz leju. Ja, kad iet uz priekšu, doties uz priekšu. Paldies par uzmanību. Un tad turpinam tālāk, tad dodam vārdu laikam Santai. Paldies. Jautājumu? Labi. Ja būtu jautājumu. Kā
Jūs runājat par psihi, jā? Aha. Nu šeit tas viss balstās uz apustuļa Pāvila vēstules, kur ir teikts, ka cilvēkam ir miesa, dvēsele un gars. Bet šeit atkal jautājums ir par tulkojumu. Ja, jo tur, es kā jau iepriekš teicu, ka tur ir vārds sarks ir miesa. Grieķu vārds sarks. Nevis sargs, bet sarks, miesa. Ja? Bet psihe vārds, viņi tulko kā dvēsele, bet patiesībā tur runa ir par šo cilvēka emocionālo pasauli, par cilvēka emocijām, ja, šo psihi. Un gars, tā vairāk kā dvēsele, bet mēs vienkāršāk varbūt runājam, lai cilvēkam netaisītu kaut kādu kokteili galvā, runājam, ka cilvēks ir miesa un dvēsele. Ja, kad kaut kur starp miesu un dvēseli ir šī emocionālā pasaule, kas tā kā varbūt savieno vienu un otru, bet mēs nevaram konkrēti noteikt, ka cilvēks ir personība. Matērija un gars tā kā veido vienu cilvēka dabu. Ja, ka tas ir tas vienots. Mēs nevaram teikt, ka šī gadījumā šeit ir dvēsele, šeit ir miesa. Ja, kaut ko jā, bet arī cilvēks ir personība. Tas ir tik ļoti savienots, ka mēs to grūti ir atšķirt. Ja, ir kaut kādas pazīmes, par kurām teicu, ja, kur norāda, ka cilvēks nav tikai miesa, bet arī kaut kas daudz vairāk. Ir šī garīgā dimensija katrā cilvēkā, bet arī šeit vairāk tas uzsvars ir uz šiem trījiem komponentiem, ja, bet ka tas ir viens vesels. Ja, un mēs sakam, ka cilvēks ir miesas un dvēseles vienotība, bet arī vēl ir šī vesela emocionālā pasaule cilvēka. Ja? Tad tādā veidā. Labi. Es arī gribēju par šo tēmu. Mēs varam pusdienas laikā un pēc tam var starp citu pieskārties. Man varbūt ir tāds pats, bet varbūt vēl dziļāk izskaidrojams tas, kāpēc ir tie 3 riņķi un kāpēc. Bet tagad mēs turpināsimies, jo mums paliks taču uz nodarbībām pēc pusdienām, vai ne? Tieši tā, un tad mēs strādāsim praktiski jau konkrēti ar kādu individuālu. Tagad mēs dosim vārdu Santai Ķempelei, kustību terapeits, cigunu treneris un arī ilgus gadus karjeras konsultants un pedagogs vēl. Tagad no šī skatu punkta paskatīsimies uz šo tēmu radošums. Paldies. Jā, labdien. Prieks jūs redzēt un prieks šeit būt. Un vispār šis projekts tā kā visu šo vasaru ir turējis uz vilni, domāt par šīm te lietām, par ko arī Inga uzdeva jautājumu. Kas tas cilvēks ir un kas tad tā trīsvienība tajā cilvēkā ir? Un es varbūt arī, tad, ja tāds jautājums ir izskanējis, noformulējies, tad, kā jau Andris arī minēja, katrs mūsu redzējums iedod vēl plašāku to skatu, kā mēs katrs to saprotam. Un droši vien, ka nav tādas pareizās definīcijas. Vienkārši saliekot kopā, mēs katrs atkal izveidojam to savu redzējumu, un tieši ar to mēs esam unikāli, ka mums ir tas savs redzējums. Ar to mēs esam interesanti arī citiem, jo ja es vienu lietu redzu tieši tāpat kā vēl kāds cilvēks, līdz ar to man tas jau īsti vairs nav interesanti, jo es jau tā redzu. Bet ja es redzu, ja tas blakus cilvēks redz mazliet savādāk, tad tas jau ir interesanti, kā tas ir, kā viņš redz, kā es redzu, kā mēs varbūt varam ieraudzīt kopā kaut ko. Un klausoties Andri, man ienāca prātā tāda metafora par to cilvēku trīsvienīgo, metafora par automobīli. Ka mēs tiešām esam sarežģīti, nav nemaz tik vienkārši to cilvēku izprast, katram pašam cilvēkam arī sevi izprast, un kur vēl tās attiecības tad veidot ar to otru cilvēku, un tad vēl ar daudziem cilvēkiem. Un tā metafora ir automobīlis un ceļu satiksmes noteikumi. Tātad varētu domāt, ka ķermenis kā materiālā forma ir tas pats automobīls. Tas, kas mums stāv sētā vai ar ko mēs braucam. Bet kamēr viņš stāv vienkārši vai veikala skatlogā, piemēram, kamēr viņš stāv tāds tā kā
materiāla forma, viņš vienkārši ir materiāla forma. Ja? Smuks, nesmuks, nolietots, pavisam skaisti, tikko izcepts, ja? Bet kamēr viņš tur stāv, viņš vienkārši ir materiāla forma. Viņš neko nedara. Bet, lai ar viņu kaut ko iesāktu darīt, ir vajadzīgs kas? Laikam tā kā bez tā visa, ka ir tā visa konstrukcija, tur viss jau ir motors un riteņi un pats karkas un stūri, pedāļi un viss tas jau tur ir. Bet viņš nekustās. Un es to saistu ar vienkārši, ja mēs domājam par ķermeni kā vienkārši kā ķermeni, kā materiālu formu, tad tas ir tajā koka kastē ieliktais ķermenis, ja viņš nekustās. Tas nav nekas dzīves, tad, nosacīt nav nekas dzīves, it kā viss tomēr ir dzīves, ja. Un tāpat arī tā mašīna ir dzīva, jo ir tāds, es nezinu, vai jūs starpā, Inga, es redzēju to eksperimentu par to cālīti. Nē, tas vispār ir ģeniāls eksperiments. Esat redzējuši, ja? Kur cālīts ar savu apziņu sāk diktēt noteikums robotam, ka viņš viņu pievelk pie sevis klāt. Ja, ar savu cāļu apziņu, tad iedomājieties, kāda apziņa cilvēka apziņai kāds spēks ir. Ja? Ja cālis ar savu cāļu apziņu var robotu tikai ar savu domu spēku pievilkt robotu, lai viņš nāk pie viņa, tad robots tomēr arī ir dzīves kaut kādā mērā. Ja? Tas metāls arī ir dzīves, viss ir dzīves. Labi, un tā tad ir tā mašīna, kura nekustās, viņa ir. Kas tad ir vajadzīgs tai mašīnai bez viss tā, ka viņai tur viss tas mehānisms ir salikts? Tieši tāpat kā cilvēku ķermenī, visa sistēma tur ir. Tur sirds ir un kuņģis ir, kur barību likt un attīrītāju visādas sistēmas ir ļoti gudras, ja? Tur viss ir. Bet kamēr viņā netiek ielikts kas? Degviela, tikmēr tur nekas nenotiek ar to ķermeni. Ja? Tātad ar to mašīnu arī, ja mēs tagad ņemam to metaforu, turam līdzi. Tātad, ja mums, lai to mašīnu iekustinātu, mums vajag enerģiju tur ielikt iekšā. Materiālā formā enerģija ir nafta. Ja? Es palikšu pie vecām tradīcijām, ja? Pie degvielas. Tātad ir vajadzīgs ieliet to degvielu un tajā sakabē, tajā sinerģijā tas viss uzkonstruētā sistēma mašīna, sākot, protot viņu lietot, ielejot tur to degvielu, viņa sāk kustēties, tā mašīna. Ja? Un tad es tā iedomājos, ka tā degviela ir tā dvēseliskā daļa, kas tā kā ir tā enerģija, kas grib izzināt, kas grib kustēties, un šajā kustībā viņi grib saprast dažādas lietas, grib saprast sevi, grib apmierināt savas vajadzības arī. Ja? Tā pašķirsim mazliet tālāk. Es pareizi izdarīšu. Jā. Ja? Tātad šīs te vajadzības joprojām mums ir. Ja mums nav vajadzību, mēs nekustamies. Tā mašīna stāv joprojām aiz tajā skatlogā, ja nav viņai nekāda vajadzība. Ja, ja cilvēkam nav vajadzība nesatikties ar kādu, neēst, neuzzināt kaut ko, ja viņam nav šī interese ne par ko, viņam nav nekāda vajadzība, tad nekas arī nenotiek. Un tā ir tā interesanti radītājs mūs uzkonstruējis, ka viņš ir ja mēs esam ienākuši šajā pasaulē ar šo te fizisko miesu, tā fiziskā miesa jau ir uzreiz, tā materiālā struktūra jau ir tā, kas gribi, negribi, viņa tevi kustinās. Ja tev ir zudušas viss cits intereses, tad tev vajadzēs, un arī no tā apēstā kaut kad atbrīvoties vajadzēs. Ja, tātad tās pamatvajadzības tevi vienalga kustinās. Tas būs tas primitīvais fiziskais līmenis. Ja? Bet mums jau ir arī vēl citas vajadzības. Mums ir vajadzība pēc siltuma, pēc cilvēciska siltuma. Ja? Ir mums tāda vajadzība. Un
tas ķermeniskā instinktīvā darbība, ka mēs gribam piekļauties, kad mums gribās to siltumu cilvēcisko, ja? Mums ķermenis, ja mēs viņā ieklausamies, viņš mums tik daudz lietas pasaka priekšā. Ja? Tātad šo siltumu mums vajag apskāvienu. Ja, mums vajag to, un mums vajag arī to skaistumu, un mums galā arī vajag tā kāda mentālo slodzi. Mums taču gribās padomāt, mums gribās pastrīdēties, mums gribās ar domām pamainīties, ja? Bet, lai mēs varētu tajā mentālajā cīņā uzvarēt, mums visu laiku jāaudzē tie mentālie muskuļi, arī mums tās zināšanas ir jāuzņem, ja? Un mums tur atkal nāk palīgā ķermenis, jo smadzenes, lai cik viņas mums ir tāds skaisti visādi aprakstīts, no fiziskā, fizioloģiskā viedokļa tā izrādās ir vienkārši tauku pika. Ja? Un tāpēc viss trakās diētas, kur noliedza taukus kādreiz, ja? Patiesībā ļoti neprātīgi. Ja? Jo smadzenēm vajadzīgi arī ir taukvielas, jo patiesībā tā matērija, no kā smadzenes ir veidotas, izrādās ir tauki. Ja? Bet ārkārtīgi sarežģīts arī mehānisms iekšā tur ir. Ja? Tad, kā ir uzbūvētas smadzenes, kura daļa par ko atbild, kā viņas savā starpā tur sadarbojās, lai mēs varētu dzīvē izdarīt to, ko mēs izdarām kā cilvēki. Tā, ja? Un tad tā statusa vajadzība, tas jau atkal ir tas, ko jau es vairāk kārtīgi pieminēju, ja? Bet tā tad statusa vajadzība patiesībā ir tā, mums viņa ir atkal sabojāts priekšstats par statusa vajadzību. Mēs tā kā no egoistiskā viedokļa mēģinam savu statusu kaut kādā veidā celt, turēt, noturēt, ja? Bet status ir ļoti dabiska lieta, ja tas tiek saprast tādā veidā, ka statusu mēs piešķirām gandrīz vai paši ar to, ko tad galā mēs esam izdarījuši fiziskajā, emocionālajā un mentālajā līmenī. Tas mums piešķir statusu. Tas, ka mēs varbūt varam samaksāt kādam, lai mums statusu piešķir un ievēl pa ministru kaut kur, ja? Tās jau ir tādas modernās spēlītes. Bet taisnība. Ja? Bet ja mēs ejam to dabisko ceļu, tad es to statusu sev piešķiru ar savu darbu, ar savu fizisko darbu, ar savām emocijām, kā es tieku galā, kā es protu savas emocijas regulēt, un cik tad daudz es savu mentālo pasauli esmu noslogojusi, papildinājusi, nepārtraukti varbūt arī papildinu, ja? Visa šī summa man iedod to statusu. Es vai nu esmu interesants skolotājs, vai galīgi neinteresants. Vai nu es esmu ļoti iedvesmojošs, interesants, rūpīgs vecāks, ja? Ja es izdaru visas tās lietiņas bērnam, kas tā kā vecākam būtu jāizdara fiziskā, emocionālā, mentālā līmenī. Statusu, ja, kad es esmu vecāka. Bērns tāpēc ir bērna statusā, tāpēc, kad viņam nav tik daudz šo te prasmju, fizisko, emocionālo, intelektuālo, ja, un viņš pakļaujās tomēr līdz kaut kādam vecumam, viņš pakļaujās tā kā tai vecāku gribai, vecāku redzējumam, vecāku padomam, vecāku kaut kādiem norādījumiem, ja? Un te veidojās tas status. Ja? Tā tam būtu pēc dabiskiem šiem te soļiem, pēc padarītā darba. Paši, ko mēs padarām savā labā, tādu statusu mēs arī paši esam sev nopelnījuši. Un tad attiecīgi izejot no šī te statusa, kas nu esmu, un status mums var būt vairāki, kā jau es minēju, kādas lomas mēs pildām, ja? Mums var būt vecāku status, mums var būt sievas, vīra status, mammas, tēta status, māsas, brāļa status, skolotāja status un tā tālāk. Un tad jau, izejot no šī te statusa, mums ir tā pašizpausmes vajadzība. Ja? Mēs paši izpaužamies, mums ir vajadzīga tā pašizpausme. Un bērns izpaudīsies pa savām. Mēs zinām, ka bērni var izpausties.
Un vecākam jau vajadzētu tā kā saprast, ka viņš vairs tā kā neizpaudīsies kā bērns, ja? Nu, neķers kaut ko, negrābs, ja? Tur jau ir jau kaut kāda cita līnija. Kaut kas jau to vecāku jau formē statusā mazliet savādāk, nevis mazliet, bet krietni, ja? Ir saprāts. Saprāts ļoti daudz ko nosaka, ja? Ja bērnam veidojās prāta līmenis, un prāts ir tas, kurš visu laiku kaut ko grib, gribu to, gribu šo, tad vecāks ir tas, kuram arī ir prāts, bet viņam vēl ir saprāts. Un ko tad mums saprāts palīdz saprast, ka vai tas, ko tu gribi, ir tev labi vai slikti? Vai tev tas noderēs, vai tev tas nenoderēs, vai tas tev varbūt vispār kaitēs, ja? Tātad saprāts ir tas, vecāks iekārto bērnam augšanas, attīstīšanās telpu, izmantojot savu saprātu. Viņš taču tur neliek visas pudeles, kas mājās atrodams, piemēram, ja tur piena pudele, trauku mazgāšanas līdzekļu pudele, tolets tīrīšanas pudele, ja? Nu, tas bērnam tur nav vajadzīgs. Ja? Tad tur būs tās lietiņas, kas bērnam tajā brīdī ir nepieciešams, lai viņš varētu fiziski, emocionāli un intelektuāli attīstīties. Un to palīdz saprast saprāts. Un tas ir tikai par to, ka nepaļauties tai modernajai atkal plūsmai, tādai sabiedrības tādam formātam likt bērnu augstāk statusā par sevi. Tas mums šobrīd ļoti patīk. Es nezinu, kāpēc, kurš šo ideju ir palaidis un vēl jau vairāk, kurš šo ideju kultivē. Tas notiek gan skolā, gan mājās, ja, ka mēs bērnu uzliekam uz tā piedestāļa un sākam dancot viņu tām prāta vēlmēm. Gribu to, gribu šo, gribu to, gribu vēl kaut ko, bet tā kā nepieslēdzās tas saprāta līmenis, kurš pasaka, kā man viena kolēģi teica, kad var atļaut bērnam izzināt visu kaut ko, bet vienkārši ir viens mirklis, kad vecāks pasaka, ka būs tā, kā es teicu, un tas būs tāpēc, ka es tā teicu, jo es esmu mamma vai es esmu tētis. Un tur nav vajadzīgi paskaidrojumi. Vairāk, ja? Vienkārši tāpēc, ka es tā teicu. Man pat tāds krekliņš, starp citu, tā, ka es strādāju bērndārzā, man uzdāvināja tādu krekliņu. Un tad, kad es to bērnu varu, jau vairs netiku galā, jo visi kaut ko grib, un katrs grib kaut ko savu, bet to es tikai viens, tad es teicu, tāpēc, ka es tā teicu. Mēs tagad visi iesim ārā, vai visi iesim pusdienās, vai visi tagad mēs sēdīsimies pie galda un sāksim glaznot. Tāpēc, ka es tā teicu, jo boss esmu šeit es tajā brīdī. Ja? Un tas status mums palīdz to visu pieregulēt. Jā, un tad, ja pēc tās pašizpausmes vēl ir arī pieprasījums, respektīvi, ja es savā tajā radošumā, tajā dzīves savā izpausmē, tajā dzīvē, kā es skaisti forši radu savu dzīvi, ja tas vēl kādam kļūst pieprasīts, tad tas ir ideāli, tu esi trāpījis, tu esi sapratis, kas ir tavs aicinājums šeit, uz ko tu esi šeit aicināts. Jo, ja man patīk cept pīrādziņus, es no tā vienkārši kaifu ķeru. Man tā patīk iepriecināt cilvēkus ar garšīgu ceptu pīrādziņu, un man tur ir visādi izdomāti veidi, kā to katru pīrādziņu piepildīt. Un, ja cilvēkam tas patīk, ir pieprasījums pēc tā, tad es esmu tajā plūsmā, tajā savā enerģijā, kurā man ir jābūt, kura man jāizlieto tieši, lai piedalītos kopējā labuma radīšanā. Un tad tā pati virsotnīte ir tas dao, jeb dievs, jeb radītājs, jeb ceļš. un tā ir tā tiecība uz viņu atpakaļ, kad es viņam par godu to daru, ka viņš ir tas, kam es to daru. Un metaforā par auto atgriežoties, ja, tad kā es to saprotu, ka tātad, ja ķermenis ir pats fiziskā forma, degviela ir tā dvēsele, tad apkārtējā visa pasaule un tie noteikumi, kas arī man ir jāiemācās, lai es par to mašīnu brauktu, tā kā pareizi,
brīvi, bet ne tādā ziņā, kad es izpaužos uz ceļa, kā man ienāk prātā, bet brīvi tādā ziņā, kad es zinu šos noteikumus un es nenodarīšu kaitējumu ne sev, ne apkārtējiem. Un tas ir, tā es to saprotu, tas gars ir tas, kas mūs veidā visus vieno. Ja dvēsele ir tā individuālā daļa, mana unikālā individuālā daļa, tad gars ir tas, kas vieno šīs vairākās dvēseles tā kā vienā ritmā, zem vieniem likumiem, zem vieniem noteikumiem, zem vienas pasaules izjūtas, zem kaut kāda viena redzējuma, jo, esat taču dzirdējuši, ka saka pilsētas gars. Ja? Tu ieej atmosfērā vai lidostas gars. Kad iet lidostā, pilnīgi tāds sajūta, ka tu esi iegājis kaut kādā citā pasaulē. Tā kā tādā kaut kādā mākonī, kur ir kaut kāda tāda kopīga enerģija, kas ir tāda mazliet tāda, visi kaut kur lidos, visi kaut kur dosies, būs kaut kāds pārsteigums, būs kaut kas jauns, būs kaut kas tāds. Un man jau pilnīgi zosādi pašai uzmetās. Jā, ka ar tādu, tā kā vairākas dvēseles tur ir sabraukušas ar vienu domu, ar vienu enerģiju, ar vienu to iekšējo to vēlmi, ja? Un tad viņi savienojās, un tad tas ir tas gars kopīgais, kas mūs vieno, kas mūs veido stiprus visā idejā. Jā, vai nu teiksim, ir, jā, tā es to saprotu, gars ir tas, kas vieno atsevišķās dvēseles kaut kādā vienā mērķa sasniegšanā, jā, tas ir tas ceļš mūsu kopīgais, kas mums dod to. Un tāpēc ļoti svarīgi ir to garu šobrīd stiprināt kaut kādā ļoti tādā svētīgā idejā, jo tāpēc, kad tas var arī būt mānīgs, kā šodien tas ir, ja mēs nomainam, uz Dievu nomainām pret to zelta teļu, ja, tad tur var būt baigie maldu ceļi, bet arī tāds gars var veidoties, ja tas gars veidojās, kurš ved tev vispār purvā iekšā, ja. Un tad ir ļoti svarīgi saprast, kam, ar ko es savienojos, ar ko es esmu kopā. Kā Andris jau teica, kā с кем поведешься, jā, tas ir par to. Jā, un tad par ķermeni vēl runājot un par radīšanu. Mana tāda iekšējā arī tāda sajūta, izjūta un arī pārliecība ir tā, ka katrs cilvēks ir aicināts, tātad piedzimis, aicināts, viņš jau šeit ir, viņam viss tas komplektiņš tā trīsvienībā, viņš jau ir, viņam ir ķermenis, dvēsele un viņš ir garā tā kā uz kaut ko aicināts. Un tātad tas uzdevums mums ir no tās mazās sēkliņas augt un paplašināties. Tātad mums ir jāpaplašinās. Ja mēs esam šeit un dzīvojam no tiesas tā kā ar Dieva aicinājumu, tad tas aicinājums ir paplašināties. Un tas tā Ingas dotā metafora ar to hokeja spēli, tur patiesībā jau tur ir tā kā ļoti līdzīgi tie spēki sadalīti, ja, jo ir 6 spēlētāji, 3 ir uzbrucēji, 2 aizsargi un 1 vārdsargs, kurš arī ir aizsargs. Tāpat jau sanāk, ka viņš ir aizsargs, tikai viņš ir tā kā tāds ļoti atbildīgais aizsargs. Viņš jau aizsargā to galveno punktu, kurā nedrīkst tas pretinieks tā kā trāpīt, ja. Tā kā to dvēseli gandrīz viņš aizsargā, varētu tā teikt, ja, lai neviens tev tur netrāpa kaut kādu to savu ideju neiemet, svešu ideju neiemet, lai tā tava ideja paliek tomēr kā tava. Un kā es to redzu, tā vienalga ir komanda. Mēs viņu, protams, varam iznest uz āru, ja, to aizsargu vai to uzbrucēju mēs varam iznest uz āru, un tā ir tā hokeja spēle. Bet jebkurā gadījumā katrā no mums iekšēji arī ir iekšējais aizsargs un ir iekšējais uzbrucējs. Ja? Un tas ir par to paplašināšanos. Ka tas iekšējais uzbrucējs
ir tas, kurš tā kā, mūs aicina uz to paplašināšanos, tā kā pārkāpt tās robežas. Un iekšējais aizsargs ir tas, kas aizsargā to, kas jau ir. Ja? Tātad mums vienlaikus ir jāprot aizsargāt sevi tajā, kas mēs jau esam, un vienlaikus jābūt arī tam, kurš tā kā paplašina tās robežas, ja? Tā kā iet tai paplašinājumā, jo tas galvenais uzdevums mums ir tomēr paplašināties. Un kā tad mums ķermenis var palīdzēt to ieraudzīt? To vai mēs paplašināmies dzīvē? Kā tad tas ir ar ķermeni? Nu, tas būs laikam tas piemērs, es laikam šeit viņu vēl neiedevu, bet balvos es iedevu to piemēru, ka tad, kad ir kaut kādu jaunu iestāžu vietu reklamēšana, atvēršana un līdz ar to arī reklamēšana, uzmanības piesaistīšana, ļoti bieži, nu, teiksim, tur lielu veikalu atver vai mazāku veikalu atver, vai vēl kaut kādu pasākumu atver, tad diezgan bieži izmanto tādus reklāmas rekvizītus, kā tādu piepūšamu gaisa lielu cilvēku. Viņam tā kā pūš kaut kādu vietu, viņam pūš iekšā gaisu, kas ir tā kā nosacīta enerģija, un tad viņš tāds izplašās un plevinās tāds. Ja? Un tad, kad kaut kur bišķiņ tā gaisa plūsma pazūd, tad viņš tā pļuk sakrīt. Un tad atkal parādās kaut kur tas gaiss, un viņš izplašās, un visi redz, šitas laikam ir pavārs vai policists, piemēram. Ja? Un tad, kad viņš tur tā sakrīt, tad nevar saprast, kas viņš ir. Viņš ir kaut kāda čupiņa. Un ar mūsu ķermeni tieši tāpat paeksperimentējiet. Kā jūs ejat aizstāvēt kaut kādu savu ideju, kurā jūs jūtaties stipri, droši paplašināti, jūs iesiet atvērtām krūtīm, lielu soli, taisnu muguru, smaids sejā, jūs aiziesiet un visiem būs skaidrs, ka šito nav ko strīdēties, viņš visu zina, ko viņš tagad runā. Un tad būs kaut kā tā, kaut kur varbūt es lienu pa maliņu, ja? Un mans ķermenis jau nodod, kad es īsti neesmu pārliecināts par to, ko es te tagad gribu pateikt vai runāt vai vēl kaut ko izdarīt, ja? Jo ķermenis jau parāda, kad es esmu maziņš šajā jautājumā, es īsti nezināšu, ja? Nu tā. Un ķermenis mums palīdz to tā kā labi saprast, kur es esmu jau paplašinājies un kur man vēl drusciņi tā kā kaut kas jāpamācās. Ja? Vienkārši jāsāk vērot savu ķermeni, jo mēs nevērojam ķermeni. Mēs paļaujamies vienkārši uz to, ka viņš mūs kaut kur nes un kaut ko mēs to varam izdarīt, un viņš mums palīdz kā darboties dažādi. Bet ja mēs kļūtu apzināti, ja, un sekot līdz tai savai ķermeņa stājai, pozai, ko mēs darām, ja, redziet, tā ir vesela pasaule. Ķermenis vispār runā savā valodā. Un ļoti bieži ir tā, ka ar ķermeni, ja kaut kādas mūsu dzīves grūtības ir ierakstījušās ķermenī, kā tādā bibliotekā faili kaut kādi mūsu muskuļos ierakstās, kas tā arī ir, ja? Tad mēs bieži ejam dažādās terapijās un runājam par to, un liekas, ka uz to brīdi, kamēr tā terapija notiek, man paliek labāk, es aizēju mājās un liekas, ja būs labāk, bet tomēr nav. Tomēr dzīve ienes mums atkal kaut kādu situāciju, ka izrādās mēs reaģējam savādāk, izrādās ķermenis jau atkal nobīstās, izrādās mēs atkal gribam paslēpties, izrādās mēs gribam jau kaut kur bēgt, cīnīties vai sastingt, ja? Un tas nozīmē tikai to, ka mēs esam runājuši mentāli, emocionāli, bet mēs neesam runājuši ķermeņa valodā. Ķermenim ir cita valoda. Ķermenis nespēja klausīt komandai, tagad runā, ja? Vai skaiti dzejoli, ja? Vai dejo. Man kā deju kustību terapeitei diezgan bieži sanāk saskarties ar to stereotipu, ka būs tagad jādejo.
Nu, nē, vispirms sāksim ar kustību. Jau pakustēties jau būs diezgan labi. Deja, tas jau būs tad, ja mums būs ļoti labi sanācis kustēties, tad mēs arī izdomāsim, ko dejot. Bet uz tādu deju cilvēku nemaz nevar tik ātri izaicināt cilvēku ķermeni. Ja? Jo tas prasa kaut kādu, vai es pratīšu, vai es mācēšu, ko citi teiks, kā tas izskatīsies, un tā tālāk tur aiziet visādas atkal gudras domas. Nu, lūk, tā. Jā, un cik vēl 5 minūtes? Un tad vēl man bija tā kā padomā pasaka, jo pasakas mums arī ļoti daudz ko pasaka, par to, kā pasaka par sen zināmā visās tautās, viņi savādāk, katrā tautā savādāk nosaukti, bet tā nepieder nevienai tautai, tā pieder vienkārši cilvēcei, katrs vienkārši viņu savā valodā ir nosaucis, ja, kā par kukulīti, ja, krieviski kalabok, bet tā sakrālā ideja, kas tajā pasakā ir ietverta, ir tieši par to aicinājumu, uz ko mēs esam aicināti būt, uz ko mēs esam aicināti būt kā radoši Dieva, nezinu, vēstneši varbūt šeit uz pasaules. Ja? Tātad sieviņa ar vīriņu nolēma izcept kukulīti, iemīcīja mīklu, izcepa kukulīti, nolika uz palodzes dzesēties. Pa to laiku kukulīts pa logu ieraudzījis tās plašās pasaules āres, nolēma, tur tak ir daudz interesantāk. Es tak pats zinu, kas es varu būt. Ja? Es tur došos pats, citādi es atdzisīšu te, kļūšu ēdams jau, paņemams rokās, un mani noliks uz galda, un visi apēdīs, un tas būs viss. Un viņš izdomā, liks ārā pa to logu un ripos. Nu, un ripo, protams, lai ripotu fizikas likumi, ko mums saka, ripošana notiek parasti no kalna lejā, nevis kalna augšā. Ja, tā jau ir zīme arī, ka būtu jāpievērš uzmanību. Un viņš tagad ripo lejām, ko viņš tur satiek lāci. Kaut kā ar to lāci viņš visādi izdarās, visādi savu aktieru spēli pirmo pielieto, izdarās, lāci viņš apmāna, ripo tālāk, viņš satiek tur vilku, atkal tur to vilku viņš visādīgi izdarās, apmāna. Tad, ko viņš tur vēl satika, suni varbūt, jā. Un gal beigās viņš sastop lapsu. Un lapsa viņam saka, es nedzirdu, ko tu tur saki. Jā, uzkāp man te uz galviņas, iečuksti man tieši austiņā. Jā. Un viņš, protams, kā jau kukulītis, nepieredzējis, jā. Vecākus vēl nebija paklausījies, kā labāk uzvesties un kā labāk dzīvē spēlēties. Uzlec ar uz tās galvas ar domu, ka viņš tikai tur pačukstēs tai lapsai kaut ko par savu dzīvi. Un lapsa gudriniece uzmet galvu augšā, atver muti, un viņš iekrīt viņai mutē, un lapsa viņu apēda. Un kāda tad ir tā morāla šai pasakai, ka tu vienalga, tātad tu tiki izcepts, lai taptu apēsts. Un tu tiki apēsts. Tikai jautājums, kad, kur, kā un kas tevi apēda? Vai tev tas tā kā patikās vai nē? Jo kukulīša uzdevums no Dieva bija kāds? Būt apēstam. Mamma ar tēti, jeb cepēji, bija izdomājuši izceps, noliks uz galda, skaisti izrotās, sasauks daudz cilvēkus, apkārt viss būs skaisti, tā kā mēs jau zinām, baroties ar skaistumu, vienlaikus ar maizi, vienlaikus ar sadraudzību, ar visu, kas ap to galdu, tur tā kā veidojās tas sadraudzības gars, tur ir arī tas Dievs, ja, kas viņu ir radījis. Vai es izlecu pa logu, gāju savu ceļu, un tāpat mani apēdi, bet tā kā klaunu. Ne īsti vairs tik skaisti kā tādu izceptu skaistu kukuli, bet tādu kā klauna, kurš izdomāja, ka viņš var būt kaut kas pats par sevi. Ja? Tā kā
te tā morāla tāda, ka tu vienalga, protams, ka nesīsi sevī iekšēji to Dieva tēlu vai Dieva attēlu vai to paraugu, kādam tev būtu jābūt šajā dzīvē. Tu viņu iekšēji vienalga nesīsi. Bet tā tava izvēle ir iet pa to arī tā kā Dieva klāto celiņu vai izlekt kaut kur savā nodabā un darīt to kaut kā nu tev sanāk. Un tas ir par to paraugu, ja tātad Dieva attēls man iekšā ir tāds tā kā iekšējs augsts standarts, ja. Un tad ir tas tie mani mēģinājumi, kā pēc šī parauga kļūt arvien līdzīgākam. Tas ir tie tā tuvošanās Dievam, būt viņam arvien līdzīgākam. Tā meistarības audzēšana, kas arī mums šodien tiek patiesībā ļoti devalvēta. Ja? Mēs tā kā visus savus darbus un uzdevumus pārliekam uz tehnoloģijām un savu meistarību, savu ķermeni mēs neizmantojam. Ja? Mēs esam tādi, es atvainojos, bet pat izlīju jau ļoti daudzās lietās. Ja? Nedarbinām savu ķermenīti. Ja? Visu atdodam, lai tie visi roboti to dara. Un līdz ar to mēs to savu laimi arī atdodam viņiem. Jo kā ir latviešu tautas dziesma, ko mums saka Latviju dainas? Darbam zīme, darbam augu, darbam mūžu nodzīvoju. Bet tur bija, kāda bija tā tavs dziesma, laimes atslēdziņa. Kā darbs, redz, kā mēs jau pat, kā darbs mums dod to laimes atslēdziņu. Ja? Ka tieši darīšana mums dod to laimes atslēdziņu. Un ķermenis ir par darīšanu, ne par domāšanu arī, bet par darīšanu. Tā kā sajūdz visu to kopā, ka mēs domājam, izdaram, bet nefantazējam un domās neplivinamies kaut kur, bet padomājām un izdaram un lietojam savu ķermeni. Nu, paldies! Atgriezīsimies atkal pie Einšteina. Man ienāca prātā, klausoties jau Santu un klausoties Andri, man gribējās tā arī atgriezties vēlreiz pie sākuma, pie tās pašas Bībeles. Daudziem varbūt liekas tā grāmata tāda reliģiska, bet varbūt arī šodienas notikums, kas notika kādu stundu atpakaļ, es parunāju ar vienu mammu, un es ceru, ka viņa aizgāja ļoti apmierināti, bet vispār tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un tā kā, ko viņa teica, to es pateikšu šai grupiņai vēlāk, un kā tas viss izvērsās, bet es atgriezīšos pie iesākuma. Un varbūt šī sieviete arī sadzirdēs, kas ir mamma, fantastiska mamma saviem bērniem, jo savādāk es nemaz šo dzīvi netveru. Katrs mēs esam vecāki šajā posmā un šajā brīdī labākā versija, kāda mēs varam būt, un nevajag fantazēt, kad kaut ko par rītdienu vai kaut kur dzīvot kaut kādā ilūzijā. Ja? Es ticu tam pilnīgi, lai mammīte šodien ir kāda, bet viņa ir savā labākajā versijā, kādā viņa var būt šobrīd. Protams, attīstīties, izaugt, sēkla par tā pasaka, kas Anda teica par pasaku, ja, ka dzīvoja kāda maza sēkla, kura bija dziļa zemē. Par sēklu, kas gaidīja. Ja. Viņa gaidīja, kamēr viņa izaugs, viņa fantazēja, par ko viņa varētu būt. Viņa tur zemē apakšā bija. Viņa bija gatavībā, jūs varat redzēt ilustrācijā, cik viņa tur apakšā tas asniņš ir, bet nekas no zemes ārā nenāk. Un viņa gaidīja ko? Viņa gaidīja to perfekto brīdi. Viņa visu laiku dzīvo ilūzijā, viņa gaidīja kaut kādu perfektu dzīvi, lai izaugtu un būtu par kaut ko. Viņa nojauta kaut kur dziļi, intuitīvi, ka viņa varētu izaugt par kādu lielu skaistu koku, bet viņa gaidīja. Un tas tāpatās, kā to perfekto brīdi gaidīja arī faraons, ja, cik viņš reizes atlika rīt. Ja?
Tas arī no Bībeles. Fantastisks dzīves piemērs, ja, kad viņam sūtīja visādas negācijas, bet viņš teica, rīt es atlaidīšu Izraēlu tautu. Ja, un kā tas beigās notika. Un šeit arī sēkla, viņa gaida maza sēkliņa, tā arī mēs ļoti bieži gaidām perfekto brīdi. Mums ir zināšanas. Ak, Dievs, cik daudz mums ir zināšanas. Mēs esam tādu grāmatu izlasījuši, mēs tādu augstskolu beiguši, mēs tādu tehniku esam beiguši. Ja? Un mēs gaidām kaut kādu brīdi, kad mēs sāksim pielietot, iedzīvināt to, ko mēs esam uzzinājuši. Ja? Viņi arī gaidīja. Un tad uzrodās viens mazs putniņš, es būšu tas putniņš šodien varbūt kādam. Un viņš teica, nu ko tu gaidi? Ja tu tā gaidīsi, ja tu neaugsi, vienkārši neaugsi darbībā. Saprotiet, augt ir darbība. Stiepties uz augšu, ja? Tad tu nekad neuzzināsi, kas tu patiesībā esi. Ot visa sāls. Ja tu neaugsi, tu nekad dzīvē neuzzināsi, par cik lielu un skaistu koku tu vari uzaugt. Un tas putniņš viņai iesēja pareizo to augšanas, ja, to gēnu, es nezinu, kas to, bet viņa beidzot sadzirdēja, ka nevajag gaidīt kaut kādu brīdi vai vienkārši spērt pirmo soli, un tur jau ir kritiens, ja, kurš ir aprēķinājis, ka katrs solis ir kā kritiens, arī kaut kāds sprādziens doši, ka mēs pārējām kaut kādā citā zonā, un mēs īstenībā sākam darīt to, kas mums jādara, un nevajag gaidīt nekādu perfekto brīdi un domāt, kad vēl es šito skolu pabeigšu vai šitādus kursus, tā nu gan es to darīšu, un tā arī tu nodzīvos līdz 80 gadiem, un tavs cevišķi jauniešiem perfektais dzīves nekad arī brīdis nepienāks. Ir jāriskē, un tas ir jādara vienreiz, un tad tu tikai ieraudzīsi. Un ja tu vēl kļūdīsies, tas būs normāli. Tas īpaši jauniešiem, viņi baidās kļūdīties. Es nezinu, no kurienes viņi iemācījušies, bet bez kļūdām tu nemaz nevari zināt, cik tu esi labs. Tu kļūdīsies, tu mācīsies, kamēr un spodrinās cik gadus to talantu, un tad tu būsi ģeniāls. Tas tā maza atkāpe, un arī Bībele iesākumā, ja, kad skaidri tika pateikts, ka nē no ļauna un laba atzīšanas koka. Skaidri bija debesu valstības likumi, ja tur bija skaidri pateikts, kas tev būs, ka tu to darīsi. Un taču viss bija cilvēkam, viņam bija paēsti, siltums, ja viņš varēja pliks staigāt, viņam nebija ne kauna, ne baiļu. Es to ļoti runāju metaforās, lai jūs iztēlotos, ka tur nav nekāda reliģija, tur nav nekā slikta. Tas ir rakstīts ļoti tēlaini, lai tiešām cilvēki, kuri grib gūt kaut kādu apzinātības praksi, lai viņi sāktu saprast vispār, par ko tur iesākumā ir rakstīts. Un es to varu saprast tā, kad viņiem skaidri cilvēkam pasaka, ko tu drīksti, un tev jau viss īstenībā ir dots, tu dzīvo paradīzē, bet cilvēkam vienmēr gribās ieskatīties tur, kur viņam nav jāskatās. Zināt, kā arī laba, bet viņam pilnīgi tā kā, un tur vēl tā secība, ka tā sieva jau tam Ādamam nāca stāstīt, viņa nāca stāstīt, varbūt tā čūska nemaz nav tik slikta, kaut gan, tur nekā laba arī nav, viņa vēl pie tam viltīgi ir, un gluma, un augsta, un tēlaini, un viņa čukstēja viņam ausī un teica, ka nemaz jau nav tik slikta, bet tad mēs zināsim labāk, ka cilvēks nostāda sevi augstāk par to, kas viņam teica, tev būs slikti. Un bieži arī bērnus, kā Santa teica, es uzreiz pārfiksēju to mūsdienu pasaulē. Vecāki tiešām ļoti pārvērtē to, ka viņi nevis kā sevi pašu, ne zemāk, ne augstāk, bet viņi bērnus uzceļ tādā Dievu vietā. Un ko tas bērns grib, un viņi pārlieku lutina viņus un domā, ka tā ir mīlestība, tad tas bērns ļoti agri sāk diktēt tos noteikumus. Jo vairāk pieaug, jo diktē tos noteikumus. Un tad arī notika tas, kad man vienkārši ļoti tāda smieklīga tā ilustrācija, kad apēda viņi to aizliegto augli, un tad viņi ieraudzīja, ka viņi pliki, viņiem uznāca baili pirmkārt. Cilvēkam paliek baili, ja viņš izdarīs kaut kādu sliktu darbu, viņam paliek baili, viņš paliek trauksmains, nemierīgs, viņš nevar mierīgi gulēt, un vēl kaut kas viņam ir melna enerģija, uzrodās kauns. Saprotiet? Un mēs ļoti bieži arī bērnus cenšamies audzinot to, ka man kauns, kā tu uzvedies sabiedrībā, ja? Varbūt kādam iekritīs šodien sirdī, ka tas ir pirmais bauslis, ko nevajadzētu. Nevienu cilvēku nekad nevajag kaunināt, jo arī bērni tajā vecumā, kur viņi ir, viņi izpaužās savā labākajā versijā, kādus mēs paši viņus esam veidojuši. Un, protams, arī sabiedrība. Un tad vēl tas man patika, ja, kad Dievs pat teica tam Ādamam, viņš teica mīlestībā, kad es iedomājos, ka Ādams pliks ielīdz krūmos, kauns viņam ir, viņš ir nobijies, un viņam vēl prasa mīlestībā, ar ko tu esi runājis. Saprotiet, tur vēl viena ir ļoti, tur vajag apstāties un iedomāties, ka mēs klausamies to, tagad ir tik daudz informācijas, ja,
kādas mēs klausamies absolūti to, kas mūs neved pie gaismas, pie tās patiesības vienīgās, bet mūs ved prom. Un tagad tādi laiki, ļoti grūti izšķirt. Un tas ļoti svarīgi, īstenībā, ko es klausos. Jo, ja es būšu piekonektēts pie tā avota, kas ir viltīgs, kur ir visādas manipulācijas, kā tikai jau ar ienaidnieku taktiku, kā tikai tevi aizvest prom no tā tava ceļa, jo tas jau nevienam nav izdevīgi, ka tu esi gudrs, tu ej tā pa savu ceļu, ļoti daudz skauģi uzrodās pēkšņi. Stāsts nākošais pa Vardīti, kura uzkāpa kalnā. Kāpēc uzkāpa? Viņai ļaundara teica, citas Vardītes, tu taču tā glumā esi no dīķa, tā nesmukā, ja? Cilvēks smējās, ko tu iedomājies sīkā Varda glumā augstā, tu taču neesi ne smuka, ne gudra, ja? Un kāpēc viņa uzkāpa? Tāpēc, ka viņa bija kurla. Un ja kāds sadzirdētu, ja to, kad neklausies, ko tev stāsta visa tā sabiedrība, viņi tev rauj visu laiku prom no tā, kam tu esi radīts. Nu, redziet, ar ko tu esi runājis, tā tad ir jāsāk klausīties, ko klausies. Un ar ko tu vispār veido kontaktu, ar ko tu sarunājies, kur tu iesaisties strīdos. Tā. Tas man nebija paredzēts šodien, bet man kaut kā tiešām iekustējās sirdī, ka man to tā ļoti vajag runāt tieši tāpēc, ka man bija dialogs ar vienu mammu no Prēļiem. Fantastiski, man viņai būs paldies. Es viņai arī pateicu paldies par to, ko viņa pastāstīja. Vai jūs ziniet, kas ir enerģijas nezūdamības likums? Kurš atbildēs? Nu, sakiet arī jūs, lai es te priekšā tikai nerunāju. Viena. Kas ir? Vislabāk jau būtu, ka jaunieši. Viņi ļoti gudri starp, viņi daudz ko zina. Vienīgais, es gribu, lai viņi sāk pie... Kaut kurš nobirst tās pašas, tie atomi pārvēršas uz kaut ko citu, tā enerģija nezūd. Vai arī tagad sadeg lietas, tas ne... Pārtap par kaut ko citu vienkārši. Jā, redziet, pārtapšana, transformācija. Un tas ir, atgriežoties sākumā, enerģija tā tad nevar radīt, ja? Un viņi nevar, ko? Iznīcināt, ja? Viņa transformējas no viena avota, no saulītes rodas siltums, ja? Nu, viss tā dzīvē ir iekārtots, ja mēs padomāsim, un viss tā tiešām ir enerģijas nezūdamības likums, ka enerģija vienkārši ir, un viņi transformējas. Viņu nevar radīt kaut kā mākslīgi. Nu, es visādi domāju, kā apiet šo teoriju, bet Einsteins laikam tomēr labāk zināja, ja, kas ar to enerģija ir. Bet es arī ilgi domāju par to, ka arī radošums ir cilvēkā. Jau es teicu, 100 gados, lai nodzīvotu, ka tā ir enerģija, kas cilvēku baro, lai viņš nodzīvotu tik ilgi. Un radošums ir viens no tā sastāva, no tā vienalga ķīmiskā, fiziskā, garīgā vai dvēseliskā, kad cilvēks viņu mācēs pareizi savu enerģiju, teiksim, transformēt savā dzīvē, tad viņš arī ļoti ilgi var dzīvot, un radošumam arī ir enerģija. Jā, tā var tikai pārvērsties no vienas formas citā, redziet, ja? Šo es arī tā kā izlaidīšu, es varbūt izmantošu pēc tam. Jā, šo es atstāšu ar to enerģiju, ja, jo mums ļoti bieži iznāk, vismaz sabiedrībā es daudz strādāju ar cilvēkiem, kad vienmēr ir tie cilvēki formālie, racionālie, pragmātiskie, ja, kas visu grib aprēķināt, kuriem tā tikai tas, kas acīm redzams, tam viņi tic. Bet viņiem ļoti grūti ir iestāstīt to, ka vispār viss, kas dzīvē ir šobrīd redzams, viss bija kādreiz neredzams. Andris lieliski pateica, par ko tu, Andri, teici? Kas bija neredzams. Arī bērniņš, bet tev bija savs, ja? Bet arī jebkuras klavieres, tu citu piemēru. Iedomājieties flīģeli, lai izdomātu, cik daudz tur ir prāta, cik daudz tur ir radošuma, lai viņš varētu spēlēt koncertu zālē un iepriecināt miljoniem cilvēku sirdis. Un jābūt vēl tam pianistam, kas tās notis māk izspēlēt un vēl emocionāli piedot to garīgo to izpausmi, ka viņš pats dzird, ka viņam patīk, kā viņš muzicēt, arī visiem pārējiem patīk. Iedomājieties, ka daudz ir visādas lietas aptverts. Vispār mēs aizējam uz koncertu, mēs pat nespējam aizdomāties, ja, ka tas viss kādreiz bija neredzams. Un tiem cilvēkiem, kuri ārkārta ir racionāli, viņiem ir ļoti grūti pastāstīt, nu, es nesaprotu, par ko tu runā. Viņš saka, es saku, kā tu vari nesaprast? Redziet? Un ir tā racionālās, viņa ir šāda, viņa ir tomēr horizontāla. Un tas ir visos pētījumos, ka mēs visi mācāmies skolās, institūtās vai augstskolās, ir, redziet, otrās, ja? Radošās. Tad cilvēks var tikai būt racionāls prātā.
pa miesu dvēseli kaut vai runājot par. Var tikai domas nodzīvot, un tu, ka nebūs tev emocijas un nebūs radošuma, tad būs kaut kas no tevis vispār. Vispār diezgan robots būs, vai ne? Robots jau var racionālo visu aprēķināt, izpildīt mūsu vietā. Tāpēc vienīgais, kas tur cilvēku pie cilvēka, kāds viņš ir radīts, ir vienīgi šī radošā protams, nevar tikai vertikālē dzīvot, šobrīd skriet, ja? Un tāpēc es esmu uzzīmējis tur, ka tas ir tas ceļš pa vidu, un vēl ir tā katram sava plūsma tajā leņķī, ka mēs tomēr spējam to racionālo prātu ar radošumu savienot un ar emocijām, un to dzīvi nodzīvot skaistu, kamēr mēs tur aizplūstām kaut kur, tur izplatībā, ja? Mūžībā. Redziet, un radošiem cilvēkiem, ja bijāt motivācijas seminārā, ļoti grūti saprast atkal tos prātīgos tārpus, ja, kad kur tie nūģi var tikai aprēķinos un tā tikai. Ja, mums ir ļoti grūti viņus saprast. Īstenībā stāsts ir par to, lai mēs viens otru saprastu, lai mēs viens otru mācētu novērtēt. Ja. Nevis viņš ir tā kā slikts, bet viņš mums ir vajadzīgs tieši ar to, tāpēc, ka viņš ir savādāk unikāls. Ja? Un kopā veidot vienu fantastisku ceļu. Jo viens nav karotājs un vispār Dievs nav paredzējis, lai cilvēks dzīvot viens. Es nezinu, vai mēs drusciņu uzspēlēsim. Te jau gan Mīklas atbilde. Mēs nespēlēsim. To mēs uzspēlēsim praktiskajās darbnīcās. Ir jautājumi? Baigi ātri izskrēja cauri. Bet droši vien tā vajadzēja. Ir kādi jautājumi? Nav viss tā izstāstīja. Tātad radošums, ja, kā enerģija, kura tātad, tu viņu iekšā nevar iznīcināt, un tu viņu arī nevar radīt. Viņa jau ir tevī. Mēs vienkārši viņam varam transformēt, ja, tādā veidā, kam mēs esam šajā dzīvē aicināti. Un es arī gribētu, lai šī tēma pēc tam darbnīcās saglabātos, pēc pusdienām saēdīsimies, paliksim stipri, smadzenes arī būs pabarotas taukvielām visām un varēsim padomāt, ja? Un pievērsīsim tiešām, katrs varbūt uzdodiet šo jautājumu, kas arī bija tas galvenais. Žēl, ka tā meitene starp citu aizgāja ar mammu projām. Tas bija tas mērķis, kur tikai šādā veidā var sākt apzināties to, kam es esmu šajā dzīvē aicināts, kam es esmu radīts, un tam mēs arī noteikti tad arī visādos veidos pievērsīsimies. Es saprotu, tev būs uzdevumi par to ķermeniskie. Mani drusciņi ir to dvēseles īpatnība, varbūt noskaņu, un Andrim ar to garīgo pieskaņu. Tālūk. Ko tad? Aicinu jūs, tā tad ir QR kods vecākiem un QR kods bērniem, kur jūs varat ieiet caur savu ierīci. Tas mums ir vajadzīgs arī projektā, lai varētu jūs atgriezeniskās saites palīdzēt mums saprast, vai šādas nodarbības, tur ir jautājumi, 5 vai 6, uz kuriem aicina atbildēt. Atsevišķs ir vecākiem un drusciņi atsevišķs ir bērniem, kuri jūs varat ieiet cauri kaut vai caur kameru, linku atrast, un tur ir smuki jautājumi, jūs tikai nospiežiet atbildes, un tie rezultāti aizies mums e-pastā, un mēs pēc tam varēsim izdarīt secinājumus, kā šādas nodarbības palīdz cilvēkiem būt radošiem, izdenot savu vērtīgo potenciālu, iznīcināt ļauno un tiekties pēc labā. Okay? Tā. Un tad, kad jūs to būsiet izdarījuši, es jums tagad jau saku paldies. Mēs dosimies, mums ir sarūpējusi Inese brīnišķīgas pusdienas. Es pati nezinu, kas, bet būs pārsteigums. Mēs baudīsim, un pēc pusdienām mēs dosimies uz mazām darbnīciņām, kur mēs varēsim meklēt savu patieso īsto potenciālu. Lai izdodās. Paldies! Aplaudējiet arī man, es arī gribu. Paldies, paldies, paldies. Tātad, un paldies tie, kas klausījās, kas bija tiešsaistē un kas vēl klausīsies, tā kad smelieties savu radošumu, savus bagātības, un ja kas piesakojiet alternatīvu attīstību, esam visos kanālos, tur vienmēr var uzzināt kaut ko jauku, kaut ko labu, kaut ko savādāk, kā teica Einsteins, ja tu darīsi šo lietu viena un tā pašā veidā, un tu domās, ka tu šādi rīkojoties sasniegs lielākus rezultātus veselībā, finansēs vai attiecībās, tā nenotiks, es uzreiz varu apsolīt, bet ja tu būsi gatavs spērt soli uz priekšu, kā sēkla, ja, vispār mācīties, izzināt, apzināties, tad tu noteikti uzzināsi, par cik lielu, spēcīgu koku tu vari izaugt, vai par cik lielu un
varanu cilvēku tu vari izaugt. Tā.